brāļi un māsas kopā. Man ir labi būt kopā ar brāļiem un māsām, vai ne? Jā, ir labi. Ir labi būt tikai ar Jēzu vienkārši divatā kambarī, un ir labi arī būt kopā ar brāļiem un māsām. Jā, slāva Dievam. Tā ka pielūgsim Dievu, un mums šodien arī vadīs Kristaps pielūgsmē. Jā, tā nav performance, kā mēs zinām, jā, tas ir vienkārši mūsu fokus uz Jēzu, mūsu aicinājums viņam, un tas, kas sekos pēc tam, nav svarīgāks vai īpašāks. Tieši šis mirklis ir svarīgs un īpašs, jo patiesībā tikai šis mirklis mums pieder. Mums nepieder tas, kas bija pirms sekundes, mums nepieder tas, kas būs pēc sekundes, mums pieder šis mirklis, un jautājums ir, ko mēs darām ar šo mirkli. Jā, vai mēs esam fokusā, uz ko mēs esam fokusā. Tā kā pielūgsim debes Tēvu garā un patiesībā. Un jā, un debes Tēvs, es lūdzu, ka tu māci mums, tiešām pielūgt tevi garā un patiesībā. Māci mums, Tēvs, ieiet tavā tūmā, Tēvs, ik mirkli, Tēvs. Mēs aicinām tevi būt mums klāt, Dievs. Esi mūsu vidū un vadi mūs un māci mūs svētais. Tu esi mācītājs šai draudzei, šai sanākšanai, tu esi galva mums ir katram un mums kopā. Jā, mēs esam tavs ganāmais pulciņš, mēs esam tavas avis, un tu esi mūsu gans, Jēzu. Mēs pielūdzam un slāvējam tevi, debes Tēvs. Nāc mūsu vidū, māci, vādi, Tēvs, atbrīvo, atjauno, runā, kungs, Jēzu. Ja dari, ko var izdarīt tikai un vienīgi tu, Jēzu, svētais gars. Mēs atveram savas acis, savas ausis, savas sirdis tagad tev, debes Tēvs. Tu darbojies tā, kā tu gribi. Un, kungs, Jēzu, Tavs šeit ir tavi mīļie bērni, tavi dēli un tavas meitas, caur kuriem tu gribi šodien darboties, caur kuriem tu gribi runāt, Tēvs, caur kuriem tu gribi pieskarties kādam, Tēvs. Un uz kuriem tu gribi pats pieskarties, Tēvs, lai notiek viss tavā garā, kungs, Jēzus, tā kā tu to esi paredzējis šodien, Tēvs. Mēs šīs nedēļas pirmo dienu mēs atdodam tev, kungs, Jēzus. Mēs sākam šo nedēļu ar šo mirkli, Tēvs, kad mēs pielūdzam tevi kopā, Tēvs, un mācam. Stūlis ir debesis mums, kungs, Jēzu. Māci mums tiešām skatīties tikai uz tevi, Tēvs, tikai uz tevi, Tēvs. Ne uz sevi, Tēvs, ne uz apstākļiem, Tēvs, bet uz tevi, uz tavu žēlastību, uz to, kas esi tu, uz to, ko izdarīji tu, kungs, Jēzu, pie krusta, Tēvs. Tas ir pats augstākais darbs, kas ir noticis šajā pasaulē. Nav lielāka vairāk darba. Nav nekā varenāka, nav spēcīgāka, nav lielākas mīlestības par šo. Jēzus atdeva savu dzīvi par mums. Kas var būt grūts mums priekš viņa? Kas var būt svarīgāks? Kas var būt nomācošāks? Nekas, tikai tu, Jēzu, esi tas, kas var pārņemt mūsu sirdis. Nekas mūs nevar nomākt, Tēvs, jo tu esi liels un varens, un tu esi dzīvs, Jēzu, tu esi dzīvs. Un tu esi dzīvs Tēvā, un Tēvs ir dzīvs tevī, un mēs, kas baudam tevi, esam dzīvi tevī, kungs, Jēzu. Lai gods un slāva tev, debes Tēvs, mēs pagodinam tevi, Tēvs, tavu svēto vārdu, kungs, Jēzu. Slāva, 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 slāvē to kungu mana dvēsele, slāvē to kungu mana dvēsele, un teici viņa vareno vārdu. Tu vēl viņam pateiksies, liels un varens ir tavs Dievs. Varens un liels ir tavs Dievs. Un nav neviens, kāds ir viņš. Viņš ir ķēniņu ķēniņš. Viņš ir visu varenais Dievs, valdnieks, brīnums, Dievs, miera kungs un princis. Slāva tev, Jēzus. Viņš ir tavs apgādnieks. Viņš ir tava dziedināšana, tavs ārsts. Un tavs miers un prieks svētajā garā. Kungs, Jēzu, tu esi, kungs, Jēzu. Tu esi liels un varens Dievs. Tu esi lielāks par manām sajūtām, par mūsu domām, par visiem apstākļiem. Tu esi lielāks. Jēzus,
Tikai viens vārds Jēzus, kurš nes atjaunošanu, atbrīvošanu, glābšanu. Tas ir Jēzus. Paldies Tev, Kungs. Paldies Tev, debes Tēvs, ka nevajag neko citu mūsu dvēselēm. Nevajag neko citu mūsu sirdī, kā tikai Tevi, Kungs, Jēzu. Tavas dārgi izlietās asinis, Tavs žēlastība, ar to pietiek, jo Tev rakstīts ar manu žēlastību, Tev pietiek. Mans spēks nespēkā varens parādās. Kungs Jēzu, lai nāk Tavs spēks un Tavs spēks, lai varens parādās Tavs. Tavu bērnu vidū, Kungs Jēzu, lai varens parādās Tavs spēks un Tavs vārds. Svētais gars māci un vadi mūs visā patiesībā. Atklāj mums Kungu Jēzu Kristu. Atklāj mums to, kas mēs esam Tevī, Dievs. Kas Tu esi mūsos, debes Tēvs, un es ticu, ka nekas nebūs neiespējams. Jā, slāva Tev, svētais. Slāva Tev, debes Tēvs. Lai pagodināts ir Tavs svētais vārds, Kungs Jēzu. Jā, Tēvs. Es lūdzu, Tēvs, ka mēs šodien, Tēvs, viens uz otru arī, tāpat kā uz Tevi ar mīlestības acīm skatāmies, tāpat arī viens uz otru, Tēvs, ar mīlestības pilnām acīm skatāmies, Kungs Jēzu. Ar mīlestības pilnām sirdīm, Tēvs, noliekot visu lepnumu, augstprātību, jā, visu noliekot, Tēvs, pie Tavām kājām, pieņemot no Tevis, Kungs Jēzu, ko Tu esi teicis, ka Tu esi teicis, ka Tu esi no sirds pazemīgs un lēnprātīgs, mācieties no manis. Jā, Kungs Jēzu, mēs izvēlamies mācīties no Tevis, jo Tu esi no sirds lēnprātīgs, no sirds pazemīgs. Slāva Tev, Jēzu, nekas nav no mums, lai ne ar ko mēs nelielītos, jo viss, kas mums ir, tas ir Jēzus Kristus. Vienīgais avots, vienīgā patiesība, vienīgā dzīvība, kas mums ir vajadzīga. Jēzus Kristus, slāva Tev, debes Tēvs. Paldies Tev, Dievs, ka Tu nepameti mūsu pīšļos, ka Tu nepameti, Tēvs, mūsu bauslības varā, ka Tu nepameti, Tēvs, mūsu upuru varā, Tēvs, bet ka Tu nesi savu vienpiedzimušo dēlu par visas cilvēces grēkiem, par pagātnes, tagadnes, nākotnes. Tu atdevi savu visdārgāko upuri, Tu pats iedevi upuri perfektu un pilnīgu, kura smarža Tev bija tīkama, kura smarža Tev ir tīkama, Kungs Dievs, kurš apmierināja Tavu vēlmi būt samierinātiem mums ar Tevi, debes Tēvs. Paldies Tev, Kungs Jēzu. Mēs vēršam tagad savu skatu uz lietām, kas ir augšā, un nevis uz, kas ir uz zemes lietām. Mēs pievēršamies Tev, jo nav cita Dieva, nav lielāka un varenāka Dieva, nav Dieva cita, kurš atdevis būtu dzīvību par Tevi un mani. Ir tikai viens Jēzus Kristus, kurš atdeva savu dzīvi. Tādam Dievam mēs kalpojam, slāva Tev, Jēzu. Paldies Tev, debes Tēvs, ka mēs kalpojam Tev perfektajam Dievam, pilnīgajam Dievam, uz kuru mēs varam paļauties. Tu esi Kungs, mūsu patvērums, mūsu cerība, mūsu glābējs. Tu esi Dievs, mūsu stiprā pils, kurā patvērties bēdu laikā, Tēvs, un kura nākt arī priecīgos mirkļos, Tēvs. Tu esi Dievs ielajās un kalnos, Kungs Jēzu, kalnu virsotnēs, Tēvs. Tu esi ar mums, lai kurp mēs dotos, Tu esi ap mums. Tu esi Dievs, vai mēs ceļamies, vai mēs guļam, vai mēs apguļamies, Tu esi ap mums no visām pusēm, Dievs. Tu esi pār mums, un Tava roka ir pār mums. Mēs esam Tavi mīļotie bērni. Mēs esam Tavi izredzētie un aicinātie. Paldies Tev, debes Tēvs. Kungs Jēzus, un tas nav no mums, tas viss ir no Tevis, Tēvs. Tu esi mūs aicinājis, Tu esi pirmais mūs mīlējis. Tu esi pirmais mūs izredzējis, Tu esi pirmais mūs aicinājis, Kungs Jēzu. Tu gribēji vēl no laika iesākuma, Tu gribēji būt ar mums. Tev bija sapnis, un Tu šo sapni ietērpi miesā šajā, kurā mēs staigājam, Tēvs. Paldies Tev, debes Tēvs. Paldies par Tavu svēto garu, kas mājo mūsos, Tēvs, pie kura mēs varam vērsties, kurš ir mūsu palīgs, aicinātājs, mierinātājs.
Paldies Tev, advokāts, līdzās esošais aizstāvis. Slāva Tev, Dievs, paldies, ka mēs neesam pamesti vieni, ka mums ir dievbērnības gars, ka mūsos ir tā kunga gars, kurš mums liek saukt Abba Tēvs. Mēs esam Tavi mīļotie bērni, mēs esam piepotēti Tēvs pie Tava izredzētā koka, pie Tevis, kungs Jēzu. Un Tu mūsu dārznieks, Tu mūs veido, Tu mūs pieliki klāt, tas nav no mums, lai ar ko mēs nelielītos, Tēvs. Mūsu uzdevums tikai ir palikt Tevī, Tēvs. Ne tik daudz rūpēties, gādāt par kaut kādiem augļiem, bet Tēvs palikt Tevī, jo Tu būsi tās, kurš rūpēsies par augļiem. Tu būsi tās, kurš rūpēsies par to, ka būs šie dievbērnības augļi. Paldies Tev, debes Tēvs! Slāvēts Tavs svētais vārds, mēs Tev pateicamies, kungs Jēzu, par Tavu žēlastību, Tēvs, žēlastību un vēlreiz žēlastību, Tēvs, jo mēs paši nevaram aizsniegt griestus, mēs paši nevarējām piepildīt bauslību, mēs paši nevaram būt gana labi, bet Tu, kungs Jēzu, esi labs, Tu esi pilnīgs, Tu esi uzvarējis nāvi, Tu esi piepildījis bauslību. Tu esi uzņēmis visu nastu uz sevi, mums vairs šī nasta nav jānes. Mēs esam brīvi dzīvot žēlastībā, mēs esam brīvi dzīvot bez grēka. Paldies Tev, debes Tēvs, ka mums vairs nav jāsteigā šajās nastās. Tu mūs esi atbrīvojis, Jēzu, Tu esi kungs. Vai nu Tu esi kungs, vai nu Tu neesi. Un Tu esi mūsu kungs. Tu esi tas, kas Tu saki, kas Tu esi, kungs Jēzu. Un Tu esi mūsu kungs Jēzu. Jā, mēs uzticam tagad arī savas sirdis. Atkal un atkal mēs uzticam tās Tev, savas dzīves. Mēs noliekam pie Tavām kājām, kungs Jēzu. Lai notiek Tavs prāts, kungs Jēzu. Tava labā griba, debes Tēvs. Lai piepildās Tava griba pār mums, Tēvs, Taviem izredzētajiem, Jēzus Kristus vārdā. Tu esi ielicis mūsos sevi, kungs Jēzu. Tu esi mūsos. Mēs neesam kaut kāda daļiņa no debesu valstība, bet visa debesu valstība mājo mūsos, kungs Jēzu. Tu dzīvo mūsos. Visa Dieva pilnība, visai Dieva pilnībai lapa tika iemājot Jēzu Kristu, un Jēzus Kristus ir mūsos. Kā Viņš ir Tēvā un Tēvs ir Viņā, tāpat arī mēs esam Viņā un Viņš ir mūsos. Christ in you, Jēzus Kristus Tevī, godības cerība, mājo Tevī. Slāva Tev, Jēzus, slāva Tev, Jēzus, jo lielāks ir tas, kas ir Tevī, nekā tas, kas ir pasaulē. Lielāks ir tas, kas ir Tevī. Viņš ir lielāks par visām dzīves vētrām. Viņš ir lielāks par visām sajūtām un emocijām un visām domām un visiem meliem. Jēzus patiesība ir lielāka. Sagrābsim to ar visu, kas mēs esam, lai kā stāv rakstīts, lai Dieva vārds bagātīgi mājo jūsos, lai bagātīgi kungs dari mūs par tādiem traukiem, kuri bagātīgi uzņem sevī Dieva vārdu, Tēvs. Es to gribu, Tēvs. Kungs Jēzu, ka mēs bagātīgi uzņemam Tevi, Tēvs, ikdienas, kungs Jēzu, ka mēs uzņemam Tevi ikdienas, Tēvs, mums ir vajadzīga šī maize. Tu, Jēzu, jā, slāva Tev, debes Tēvs, paldies par Tavu svēto vārdu. Mēs Tev pateicamies, debes Tēvs. Jā, mēs slāvējam Tavu svēto vārdu. Un Tev patīk būt savas slavas vidū, Tev rakstīts, ka Tu mājo savas slavas vidū. Tev patīk mājot tur, kur Tevi pielūdz, tur, kur Tevi slāvē, kur skatās uz Tevi, kur fokusējas uz Tevi, kur novērš fokusu no sevis un pievēršas pie Tevis, kungs Jēzu. Mēs izvēlamies tagad, Tēvs, skatīties uz Tevi, pievērsties Tev, kungs Jēzus, slāva, slāva, slāva. Nav nekas svarīgāks, nav nekas dārgāks, nav nekas vērtīgāks par Tevi. Viss var pagaidīt, tās domas var pagaidīt. Jā, slāva Tev svētais, slāva Tev svētais, slāva Tev svētais. Tev gods un Tev slāva, svētais, varenais Dievs. Mikrofons priekš ieraksta, ja? Labi.
tik labi. Un ir citādāk. Es nezinu, kā jums ir citādāk, kad kopā mēs pielūdzam Dievu. Tad, kas mājās pielūdz viena pati, ir citādāk. Un tad, kad kopā pielūdz, tas arī ir citādāk. Un ne sliktāk, ne labāk, bet vienkārši citādāk. Un tas nozīmē, vismaz man personīgi, tas šķiet, ka nozīmē, ka vajag gan tā, gan tā. Ka vajag gan tā, gan tā. Un šodien, mīļie, man bija sirdī padalīties par žēlastību, vispār izskatīt šo tēmu žēlastība no dažādiem aspektiem, no dažādām pusēm. Un mēs jau parasti, kad dzirdam žēlastību, liekas viss tāds, rožains, labs un nepelnītā Dieva labestība un tā, bet jā, amen. Bet mēs arī paskatīsimies, ko arī evaņģēlija žēlastība gan mums sniedz, ko viņa mums uzdāvina, gan arī, ko tā nozīmē, ko tā prasa. Ja mēs gribam patiesi dzīvot šajā žēlastībā. Un šī tēma, tā nav mana, ja? Es neuzņemos laurus sev. Tā ir svētā gara, protams, bet es to paņēmu no kāda brāļa, kurš es vienkārši jūtu vairākas dienas, ka vienkārši tas ir vajadzīgs mums nonest šeit. Vienkārši, ka vajag, ja? Un tā ir reti, bet Dievs arī tā vada, un galu galā tas jau ir svētais gars, kas mūs māca, vai ne? Caur jebkuru. Svētais gars ir tas, kurš dod jebkuram tēmu vai vārdu, un iespējams tas būs kaut kas svaigs jums, iespējams, ka tas nebūs nekas svaigs un jauns, tāpēc, ka nekas jau jauns nav ārpus tā, kas ir rakstīts Bībelē. Viss, kas ir rakstīts Bībelē, un tā tam ir, jā, un tās ir mūsu labās ziņas un jaunumi, un ar to vajadzētu mums pietikt. Amen? Jā, tā kā vienkārši runāsim Dievu vārdu, bet arī ar tādiem praktiskām lietām, praktiskām situācijām no dzīves. Ja jums ir bībeles, ir bībele, kam ir bībele, pasakiet aleluja. Aleluja, amen. Vajag priecāties, ka mums ir bībeles. Iedomājieties, daudziem vēl pasaulē nav bībeles. Viņiem ne tikai nav pieeja pie bībeles, bet viņiem varbūt viņu valodā pat nav iztulkota bībele. Saprotiet? Pat tā mēdz gadīties. Un būt, ka jā, ir vietas vēl joprojām pasaulē, kur ir aizliegta bībele, kur nedrīkst viņu lasīt. Un tu vari viņu lasīt, bučot, samīļot un pateikties un būt ar Dievu. Jā. Cik labi. Es ticu, ka ikvienam no mums, ja būtu jānonāk uz vientuļas salas, un es agrāk vienmēr domāju, ko es ņemtu līdzi, un vienmēr bībele. Protams, ka bībele ņemtu līdzi, ja? Varbūt kādam vēl kādā interesantāka doma ir labāka. Bet bībele, jā, tas ir Dieva vārds, un pēdējās dienās kaut kādi arī man personīgi tādi prātā uzbrukumi nākuši. Bet līdz ko es atveru bībeli, un, ziniet, vienkārši lasu. Bet neko nedomājot, ko man tagad? Jūs runā konkrēti. Tu dažreiz pat vari vienkārši izlasīt kaut ko vienkārši par Jonu, kā viņš bija vēderā zivī. Bet vienkārši lasi. Jā, tāpēc, ka gars grib, lai tu piepildies, un vienkārši lasi. Un ja būs kaut ko, Dievs arī runās, ka būs kaut kas specifisks tev tieši un tā, ja? Jo mēs dažreiz arī ar to vārdu kā nedaudz varam spēlēties, tādu loteriju taisīt, ja? Tā kā Dievs tagad konkrēti man, jā, viņš runā, tas ir dzīves vārds, bet, ziniet, viņš ir vienkārši arī jāuzņem tāpat kā maize, tāpat kā vienkārši ēdiens, kuru mēs ēdam, mēs zinām, ka tas ir labs ēdiens, ja? Šodien es ēdu avokādo maizīti, un es zināju, ka vienkārši tas ir labs, un man ir jāēd. Es neko tur daudz nedomāju, ja? Mēs varam neko daudz arī nedomāt, un vienkārši lasīt vārdu. Vienkārši, man it kā apetīti nebija, bet es vienkārši ēdu no rīta, tāpēc, ka es zināju, ka vajag pārēst. Kad vajag pārēst, un tā ir ar Dievu vārdu arī reizēm, ka mums vienkārši vajag ēst viņu. Nedomā, vai tev tieši tagad šajā sekundē vajag vai nevajag, vienkārši uzņem viņu. Vienalga ko, jo man ir bijis, ka es vienkārši neuzņemu vārdu tikai tāpēc, ka es nedzirdu, ko konkrēti man vajadzētu lasīt, ko konkrēti man vajadzētu uzņemties. Un tas ir otrs grāvis, tas ir tiešām otrs grāvis, tu paliec beigās bešā un nepēdis. Jā, tāpēc apskatīsim žēlastību no dažādiem aspektiem. Un tad Bībelēs mēs atveram Efeziešiem 2. nodaļu.
Un es pati barošos no šī, ja, tas arī ir vārds man. Efeziešiem 2. nodaļa 8-9. Efeziešiem 2, 8-9. Droši variet atvērt un lasīt. Jo no žēlastības jūs esat pestīti ticībā, un tas nav no jums. Tā ir Dieva dāvana, ne ar darbiem, lai neviens nelielītos. Šis ir tā kā pamata pants šodienai, ko Dievs ielika, ja? Jo no žēlastības jūs esat pestīti ticībā, un tas nav no jums. Tā ir Dieva dāvana, ne ar darbiem, lai neviens nelielītos. Un nedaudz paskatīsimies, ko tad vispār nozīmē šis vārds žēlastība. Un varbūt tā liksies tāda bērnu dārza viela, bet mēs esam bērni. Mums vajag dažreiz bērnu dārza vielu. Mums dažreiz vajag pienu un dažreiz gaļu. Jā. Un par Dievu žēlastību pa punktiem. Jā. Šis brālis arī salika pa punktiem. Jūs vislabāk. Audio bībele. Jā. Pieņemsim. Jo mēs nevienu neuzlūkojam pēc miesas. Vai ne? Labi, tātad pirmais punkts ir tas, ko mums ir jāatcerās, jāuzsver un jāsaprot ar visu savu sirdi, ir tas, ka žēlastība mūs glābj. Žēlastība ir tā, kas mūs glābj. Jo te ir rakstīts, jo no žēlastības jūs esat pestīti, glābti ticībā, ja? Un ja tu tici, tā ir liela dāvana, mīļie, tā ir milzīga dāvana, ka tu šodien tici, ka tev ir uz ko paļauties bēdu laikā, ka tev ir uz ko saukt, tev ir kam paprasīt. Es atceros savu pirmo dienu, kad es sadzirdēju evaņģēliju. Es pēc tam iekāpu mašīnā un man bija sajūta, ka man ir novēlēs tāds milzīgs, smirdīgs spainis ar pilnu duļķainu ūdeni nogāzies no sirds. Es sapratu, ka man nav pašai vairs jākuļās par šo dzīvi. Ir kāds, kurš vienkārši ir ieinteresēts manā dzīvē. Un pirmais, pats svarīgākais ir tas, ka žēlastība mūs glābj. Žēlastība ir tā, kas mūs glābj. Un tagad paskatīsimies to skaisto žēlastības pusi. Ja? Dieva žēlastība ir tā, kas mūs glābj. Jo mēs kā ticīgie, mēs kā kristieši, mēs neesam ticīgie, jā. Mēs neesam glābti dēļ saviem labajiem darbiem. Amen? Amen. Mēs neesam glābti, pestīti ar saviem labajiem darbiem. Nedēļ tā. Mēs netiekam glābti arī no tā, ka mēs apmeklējam draudzi. Amen? Amen. Mēs netiekam glābti ar to, ka ziedojam kaut kur. Mēs ziedojam draudzē vienalga. Mēs netiekam glābti tam, ka vienkārši ar to, ka mēs vienkārši ticam, ka Dievs eksistē. Nē. Jo arī dēmoni tic, ka Dievs ir, ja? Un viņi joprojām ir dēmoni un joprojām viņi iet uz elli. Lai gan viņi tic. Mēs tiekam glābti tikai ar Dieva žēlastību. Ar Dieva žēlastību, kas mūs glābi. Un mēs netiekam glābti ar draudzes apmeklējumu, jo tu vari iet uz McDonaldu un par burgeru tu nepārvērtīsies. Ja? Un tu vari sēdēt draudzē, cik ilgi gribi, par kristieti tu nepārvērtīsies. Ja? Tu vari sēdēt garāžā, cik ilgi gribi, tu par Ferrari nepārvērtīsies. Tā ir. Jo mēs netiekam pestīti vienkārši nākot uz draudzi. Un mēs tiekam pestīti nākot pie Kristus. Pie Kristus, pie viņa žēlastības izdarītā darba, pie tā, ko viņš ir izdarījis. Patiesībā dažreiz cilvēki nāk uz draudzi un tomēr palaiž garām Kristu. Un tas ir skumji. Ja, ka viņi nāk uz draudzi, bet palaiž garām pašu Kristu. Un tāpēc mums, kas esam šeit, mums ir tāda mūsu atbildība par to, lai cilvēks nenāk pie mums, bet lai nāk viņš pie Kristus. Un pat, ja viņš sākumā nāk pie mums, bet lai viņš aiziet ar Jēzu Kristu. Amen? Jā, slavu Dievu. Un iedomājies, ka tu dodies ceļojumā, tu ierodies lidmašīnā un tu aiziet tur šopingā, tu paņem garšīgu kafiju un tu palaid lidmašīnu garām. Un tā kā lidmašīna aizliek.
aizlido projām. Tā reizēm varbūt ir cilvēki, kas atnāk uz draudzi, viņi padzer tēju, kafiju, apēd bumbieru, garšīgu daigas sagriezto, ja? Un skaistu mūziku dzird, bet viņi vienkārši neiekāp šajā lidmašīnā ar Jēzu Kristu. Viņi vienkārši tikai bauda, ko tā kristietība var iedot, bet ne pašu Jēzu Kristu, šo te žēlastību. Un Dieva griba ir tāda, ka, ja tu atnāc uz draudzi, ka tu sastopi Jēzu Kristu. Un tāpēc mūsu uzdevums ir rādīt Jēzu Kristu un aicināt Jēzu un būt šīs draudzes un jebkuras sadraudzības galvai un mācītājiem. Amen. Un tagad nedaudz es gribu padalīties, ko šis brālis arī dalījās, un man liekas ļoti, ļoti spēcīgi, par tādu ainu, kāpēc tiešām tā Kristus žēlastība mūs glābi. To nozīmē, ka Kristus žēlastība mūs glābi, jo neviena cita reliģija mūs neglābi, tā kā glābi Jēzus Kristus. Un, ja kādam nāk miegs, ieceļaties, pabužināt sevi. Iedomājies, ka tu esi dziļā, dubļainā bedrē un ir pārāk tumšs, lai kaut ko redzētu, un ir pārāk slidens, lai vienkārši izkāptu ārā. Mēs visi tādā reiz dzīvojām. Mēs visi bijām savā tumsībā pazuduši, šajos tumsības darbos mēs dzīvojām. Mēs visi tādā bedrē dzīvojām. Un redzēt, pasaulē ir, piemēram, islams. Ja? Islams, kurš saka, kur ir 5 pilāri, un ja tu lūdz, ievēro šo, kas viņiem tur tas ramadāns, ja? Ievēro, tu gāvē, tu ziedo, apliecini ticību un dzīvo pareizi, tad var būt šis te Allahs ar mazajiem burtiem, redzēs, ka tavs labais tā kā atsver slikto un ļaus tev izkāpt no šīs bedres ārā. Ja? Iedomājies, ka cilvēks ir bedrē un viņam tātad islams. Tāds ir islama princips, pamatprincips. Islamā un daudzās citās reliģijās pasaulē cilvēkiem ir jādara labi darbi un jāpārliecinās, ka labo darbu ir vairāk nekā slikto darbu, ja? Lai nonāktu debesīs. Kaut kādās, nezinu, mistiskās. Ja? Jā. Un es nezinu, vai kāds no jums reiz ir saņēmis soda kvīti par ātrumu pārkāpšanai, kaut ko tam līdzīgu. Tad iedomājies, ka šis cilvēks, kurš ir saņēmis, piemēram, man ir kaut kādi 18 gadi laikam auto vadītāja tiesības. Es nezinu, es nemāku izreikināt. Tagad ātri nemāku izreikināt. Un es tā kā visus šos, piemēram, 18 gadus brauktu kārtīgi, un tagad es saņemtu soda kvīti. Un es nonāktu tiesneša priekšā un viņam teiktu, bet paga. Bet man ir 18 gadi aiz muguras, kuras esmu braukusi kārtīgi un pareizi. Tā kā lūdzu atsveriet šos 18 gadus pret šo vienu slikto, ja? Jūs taču varat atcelt, jo labais taču atsver slikto. Un cik daudz no jums zina, ka šajā sistēmā tādas nedarbojas, ja? Tāds nedarbojas. Tas nav par to, ka labais pret slikto, bet pret taisnību. Mēs runājam par taisnību, ja? Un tad, kad mēs stāvam Dieva priekšā, mūsu visu varenā Dieva priekšā, kā saskaņā ar islamu, mums būtu jānodrošina, ka mums ir vairāk labā nekā sliktā. Ja? Saskaņā ar islamu tā būtu. Bet pēc īstiem taisnīguma mēriem, kas ir pēc mūsu Dieva, Dieva standarts ir tāds, ka mēs totāli atpaliekam. Tā kā totāli atpaliekam. Mēs neviens nevaram šiem griestiem pieskarties, vienkārši palecoties. Tas nav iespējams. Tas nav iespējams. Un tāpēc arī pat neticīgie saka, ja, tā kā neviens jau nav perfekts, neviens jau nav perfekts un ideāls, ja. Un tas nozīmē, ka mēs atzīstam, mēs visi esam krituši Kristus godības priekšā. Mēs esam krituši visi. Mēs nevaram sasniegt pestīšanu ar saviem labajiem darbiem. Tas nav iespējams. Un tad nāk, piemēram, viņš stāstīja par to, ka nāk hinduisms. Ja? Paskatīsimies visas šīs pasaules reliģijas, ko viņas saka, un tad mēs nonāksim. Tas ir, ziniet, tā kā dzert ūdeni.
tur cilvēks dzer tur islamu, hinduismu, tur New Age un visādas. Beigās viņš nonāks pie kā? Pie Jēzus. Beigās būs Jēzus. Un tā ir tā patiesība. Mēs šodien nonāksim pie Jēzus. Slavu Dievu. Jā, un hinduisms, tad cilvēks ir bedrē, un hinduisms viņam saka, bedrē, tu esi savas karmas dēļ. Tu esi savas karmas dēļ bedrē. Tu esi kaut ko sliktu izdarījis iepriekšējā dzīvē, jā. Pieņem savu likteni, centies vairāk, centies vēlreiz. Un varbūt nākamreiz tev veiksies labāk. Tā ir reāla nolemtība, manuprāt. Vienkārši nolemtība, bezcerība. Tas nozīmē, ka tev ir jāpaļaujas uz kādu reinkarnāciju, jā, lai sasniegtu pestīšanu cilvēkam. Cerot, ka nākamreiz viss būs labāk. Tad nāk budisms, kurš saka, tavas vēlmes tevi ieveda bedrē. Tavas vēlmes. Ja tu vēlies izkļūt, tad tev jāatsakās no savām vēlmēm. Izeja ir pašdisciplīna, atteikšanās un tā tālāk. Tad nāk jūdisms, kurš tev saka, izkāpt no bedres, tu vari pa šīm kāpnēm, kuras sauc 10 baušļi, patiesībā 600 baušļi, ja? Un tikai tad tu varēsi izkāpt ārā. Ir vēl joprojām cilvēki, kas dzīvo pēc Toras, kas ir 5 mūzes grāmatas, ja viņi dzīvo vēl joprojām, un viņi sevi sauc par kristiešiem. Un, jā, tad nāk, ko es pieminēju, New Age, jeb jaunā laikmeta garīgums, ir arī tādas mācības, ja. Un saka, bedra ir tikai ilūzija, tu jau esi brīvs, vienkārši saskaņo savu enerģiju, pacel apziņu, vizualizē un vienkārši izkāp ārā. Ja? Tas ir par New Age tādā pozitīvā domāšana un tā tālāk. Tad nāk ateisms, jeb sekulārais humanisms, viņš saucās, un kas saka, nav bedres, nav grēka, ja? Tas viss ir nejaušs notikums, celies pats, neviens nenāks tevi izglābt, tu esi viens, tu pats sevi esi glābējis. Tā kā dzīvo kā gribi un vienkārši pats sevi, vienkārši čeko pats sevi un viss, ja? Un tad nāk Jēzus, mēs nonākam līdz glāzes apakšņai, kas ir Jēzus. Un es arī meklēju, es daudz kur meklēju, es biju visādās mācībās, un tad atnāca Jēzus. Jo kas meklē, tas atrodas, slavu Dievu. Un viņš raugās uz tevi šajā bedrē, ja? Viņš nebļauj tev nekādas pavēles. Viņš nesaka centies vairāk, viņš nesauc norādes kaut kādas no malas. Viņš nesaka, tu pats esi vainīgs, ka tur nonāci. Viņš zina, viņš pats ieiet tavā bedrē, viņš ieņem patiesībā tavu vietu tavā bedrē. Tāds ir Jēzus. Viņš nedod tev kāpnes, lai izkāptu, viņš paņem tevi rokās un iznes no šīs bedres. Un varbūt tas liksies pārāk tāds dvēselisks un banāls, bet tāds ir Jēzus, jo viņš nesa krustu mūsu vietā. Viņš nesa visus mūsu grēkus uz saviem pleciem. Viņš teica, tev nav jānes šis smagums vairāk, es to nesīšu. Un tā ir tā žēlastība, ka viņš iekāp šajā bedrē, viņš pasaka, es saprotu, es zinu, jo Bībelē ir teikts, ka viņš zina, kā mēs jutāmies. Viņš ir tāpat kārdināts tikai bez grēka. Ja? Viņš zina visas tavas situācijas dzīvē, un viņš tik un tā pasaka, tu man esi tik dārgs, ka es tevi ņemu savu klēpī un iznesu ārā. Un viņš to izdara. Neviena cita reliģija to nedara. Neviens cits dievs nav gatavs atdot savu dzīvi tā par tevi. Neviens cits dievs vienkārši, iedomājieties, atcerieties Bābeles laiku, vecajā derībā bija laiks, kad cilvēki gribēja uzcelt šo Bābeles torni. Kāpēc viņi cēla? Lai būtu lepni, lai būtu lieli, lai būtu tuvāk Dievam, lai visi viņus apbrīnotu, un lai tā kā viņi būtu augstumam, lai viņi būtu kā Dievs. Patiesībā tur apakšā tam visam ir, lai viņi būtu kā Dievs. Bet te Dievs, mūsu Dievs, Jēzus Kristus pats nokāpj viszemākajā vietā un pasaka, tev nav jāceļ nekādi Bābeles torņi, tev nav jāizdara šie visi likumi, ko citas reliģijas saka. Es to visu izdarīju jau tavā vietā. Viņš pats, tā ir žēlastība un tā ir pestīšana.
katra reliģija kliedz, dari, jā, tur naikīgi kā bļauj, just do it. Jēzus saka, I did it, jā, just did it, jā. Kā viņš tur dana? Jā, Naiki mums saka, vai dari, mauc skrien, sporto. Bet Jēzus saka, viss ir piepildīts. Viss ir piepildīts. No krusta viņš sauca tev. Viss ir piepildīts. Un katra reliģija ir tāda, kā cilvēka mēģinājums uzcelt kāpnes līdz Dievam. Jā, katrs šīs reliģijas mērķis ir. Un arī mēs reizēm šajā kristietībā varam būt tādi, kas mēs ceļam kāpnes uz Dievu, lai būtu tuvāk. Un tad es kaut ko sagrēkoju, padomāju slikti, un es atkal krītu un klūpu. Un manā izpratnē es kaut kur uzreiz zemāk pa šīm kāpnēm nokāpju lejā. Halo, bet Jēzus ir tevī, viņš jau izdarīja visu. Nav vairs nekur augstāk jākāpj. Viņš jau nokāpa tik zemu, cik vien zemu bija iespējams nokāpt. Viņš piedzima silītē, iespējams, ka kūtī, Bībelīt kā to nesaka konkrēti, bet silītē, jā, viņš piedzima viszemākajā, visnecilākajā vietā, lai aizsniegtu katru, kurš savā dzīvē jūtās visnecilākais, viszemākais. Jā, kur viņš piedzima, amen. Jā, un kristietība, žēlastība ir tas, ka Dievs nāk lejā, viņš kļūst par cilvēku un sasniedz mūsu viszemākajā punktā. Tas ir Jēzus Kristus. Un to tu vari sludināt sev katru dienu, un to tu vari sludināt arī citiem. Ja tu nezini, ko sludināt cilvēkiem, tad tu vienkārši vari viņiem pateikt, jā, ka Jēzus ir atnācis un gatavs tavās dzīves viszemākajos punktos, viszemākajās lietās būt, palīdzēt, izcelt. Jā, vai tas būtu pašā dzīves dzelmē, nezinu, narkotikās, vai nezinu, greznās mājās, greznos dzīvokļos, vai jebkādā citā lietā. Tieši tur Jēzus nāk, vienalga kur. Un viņš ne tikai sasniedz būt mūs, bet viņš piedod mums, viņš ieņem mūsu vietu, un viņš staigā kopā ar mums. Viņš ir tevī. Es ticu, es redzu, ka šeit jūs esat ticīgie, un es varu to droši teikt. Jēzus dzīvo tevī. Viņš ir tevī, viņš ir kopā ar tevi. Un tā ir žēlastība. Tā ir žēlastība. Tā ir milzīga žēlastība. Un žēlastība atšķiras no žēlsirdības. Es ticu, ka jūs zinat, ja? Taisnīgums, piemēram, ir tad, kad tu saņem to, ko tu esi pelnījis. Žēlastība, taisnīgums ir, tu saņem to, ko tu esi pelnījis. Ja? Tātad pārkāpu ātrumu, saņemu soda kvīti. Taisnīgi samaksāju visu. Žēlastība ir tad, kad tu saņem to, ko tu neesi pelnījis. Ja? Policists apstādina, tu esi pārkāpus ātrumu, piemēram, un žēlastība ir tā, ka tu... bet arī no otras puses, ja viņš kaut ko uzdāvinātu tev, piemēram, vēl puķis tev uzdāvinātu, jā. Jā. Žēlsirdība ir tad, ka tu nesaņem to, ko tu esi reāli pelnījis. Tu esi reāli pelnījis sodapītu, bet policists iežēlojas par tevi. Žēlastība būtu, ka viņš tev uzdāvina vēl kaut ko papildus iedod, nezinu. Oktu, jā, bez maksas vienalga. Jā, tā būtu žēlastība. Jā. Es kaut kā aizdomājos pati par to, ka mēs reizēm cilvēki esam ļoti, ļoti stingri pret citiem cilvēkiem. Šis brālis dalījās ar kādu savu stāstu, kur viņš braucā mašīnā un viņam iebrauc aizmugurē, tā kā pieskārās mašīnai, bet tomēr bija tāda sadursme, un viņam bija dēls mašīnā, un viņš izkāpa ārā, un viņam, protams, vārās, jo viņš saka, es esmu ne tikai mācītājs, bet es esmu arī tēvs, ja? Man ir bērns manā mašīnā, un viņam gribējās vienkārši uzbrēkt, ja? Bet viņš savaldījās, un viņš, tā kā parunāja, kas notika, kāpēc tu... Es biju uz telefonā, es nepareizi darīju, bet es biju telefonā pie stūres, jā. Mums visiem brīdinājums, jā, nebūt pie telefona, pie stūres. Jā, bet, un šis cilvēks, šis mācītājs, viņš teica,
Viņš teica, es nebiju tāds, nekās brauc mājās, viss, chill, žēlastība, ja, un tā tālāk. Viņš teica, daram to, kas ir taisnīgi, izsaucam policistus, kas tur vēl ir jādara, ja, tur apdrošināšanas un tā tālāk. Un viņi izsauc un visu sakārto, un pēc tam viņš, jo viņš neizrādījās, žēlastību, vai nekas, ka man tur dēls mašīnā, ja, taču vienalga, viss kārtībā, ja. Viņš teica, rīkosimies taisnīgi, un pēc tam Svētais Gars viņam teica, bet zini, mīļais, tas vīrietis esi tu, tas, kurš iebrauca tavā mašīnā, tas ir tāpat kā tu, jo tad, kad tu pārkāp manas baušas, tu esi pārkāpis manas baušas, ja, mēs esam visi krituši, tu ievainoji mani, ja, un es neesmu tikai tavs tiesnesis, es esmu arī tas, kurš esmu aizskarts, Dievs saka. Protams, viņš jau tika aizskarts ar visu mūsu grēcīgo dzīvi. Ja? Un viņš saka, es ne tikai tev piedevu, es pat neiesniedzu pretenziju pret tevi, es tev piedevu, bet ne tikai to, es pat pieņēmu tevi savā ģimenē. Dievs mūs ir pieņēmis savā ģimenē. Ja? Viņš ne tikai sedz mūsu zaudējumus, bet viņš tā kā, ko mēs viņam nodarījām, bet viņš vēl sedz savus zaudējumus, Dievs, ja? Un viņš nāk mums palīgā un pieņem mūsu savā ģimenē. Tāds ir Dievs. Un es zinu kādu stāstu, un man liekas, tas ir vienkārši varens stāsts, kurš sieviete, viņas 14-gadīgu meitu izvaroja un nogalināja puisis 16-gadīgs. Un bija šī tiesa, un šis puisis nožēloja, iespējams, es neatceros tās detaļas. Un ziniet, ko šī māte izdarīja šajā tiesas zālē? Viņa pateica, es tev piedodu. Un ne tikai es tev piedodu, es tev atlaižu parādu. Viņš nesēdē cietumā. Un ne tikai es tev atlaižu cietumu, es tevi pieņemu savā ģimenē. Un viņa teica, es pazaudēju savu meitu, bet es iemantoju dēlu. Iedomājieties, tas sieviete ir dēls, kurš nogalināja viņas meitu brutāli, un viņš kalpo Dievam tagad. Ja? Kas ir žēlastība, kas ir žēlsirdība? Tas ir neiedomājami, bet tā ir Tēva sirds, tā ir Dieva sirds. To ir iespējams viņam tikai izdarīt. Ja? To tikai viņš tā būtu spējīgs izdarīt. Dievs, un tas ir tas žēlstības skaistums, un mēs visi, piedodiet, esam kā šis puisis. Mēs esam Dievu priekšā. Es jau neko traku, es jau tikai, kā es tur vienmēr smējos, skoču darbā nozaga, ja? Bet tur kaimiņš degvielu, ja? Tur lai ir rītīgi kannām sev. Bet mums nav līmeņu, debes Tēvam nav šo līmeņu. Mēs visi esam krituši. Visi krituši. Un Dievs, un tā kā iedomājieties, mēs esam sāpinājuši Dieva sirdi. Mēs pret viņu esam izdarījuši šo noziegumu, līdzīgi kā šis puisis pret šo māti izdarīja noziegumu, nogalinot viņa. Un mēs, pa lielam jau arī, kurš tad piesta Jēzu krustā? Mūsu grēku dēļ viņš tika piesits krustā. Mūsu. Un ne tikai viņš piedod un pasaka, viss kārtībā, un esi brīvs, jā, un tā, bet viņš pasaka, tu būsi tagad mans bērns. Es tevi tagad pieņemu par savu bērnu. Tu būsi mans bērns. Liekas, tā kā ko? Tas, kurš tevi sāpina visvairāk, jo mēs visvairāk esam Dievu sāpinājuši. Visas pasaules cilvēki ir tieši Dievu sāpinājuši. Ne jau zirgi, kaķi, suņi, ja? Viņi vienkārši dzīvo. Bet mēs tieši cilvēks ir sāpinājis Dievu, un Dievs tik ļoti mīl šo cilvēku, un viņš viņu ņem pie sevis vēl. Ne tikai piedod, ne tikai atlaiž un pasaka, ok, labi, aizmirstam visu pašoli, ja, ej. Nē, viņš pasaka, tu būsi mans bērns. Es tevi tik ļoti gribu ārprāts, mīļie, kas tā ir par varenību vispār, ka tā aizdomājamies, ja, cik varens, un kas tā ir par žēlstību, kas tas par žēlstības skaistumu. Tas ir vispār ārpus šīs sapratnes, manuprāt. Mums tas nav saprotams. Tas pat ir, jā, kā var kāds piedot cilvēkiem, kas viņu sāpināja, ja?
kas viņu nepaklausīja, bet viņš ne tikai piedod, bet pieņem ģimenē, viņš ved uz debesīm, un viņš vēl dod mums savu vārdu, viņš vēl dod mums savus apsolījumus, viņš vēl dod mums arī labu dzīvi, ko baudīt. Slāva Dievam, tā ir žēlastība, un žēlastība mūs glābi. Lai nekad mēs nedomājam citādāk. Šī žēlastība ir tā, kas mūs izglāba. Slāva Jēzum, mums viņu vajag ikdienas sev atgādināt. Visos, gan priekos, kad viss ir čili, viss ir labi, šodien laba diena, viss pa sviestu, ja? Arī tad mums vajag, un arī tad, kad ir grūtāk, arī tad mums vajag visu laiku. Tā bija pirmā lieta, jā, par to, ka žēlastība mūs glābi. Amen. Žēlastībā mēs esam pestīti ticībā. Tas nav no mums, lai neviens nelielītos, ja? Kā tur bija rakstīts. Un otra lieta, ko es vēlos uzsvērt, un ko šis mācītājs arī dalījās, ka žēlastība mūs maina. Žēlastība mūs maina. Un es ilgus gadus domāju, ka man ir jāmainās pašai, ka man ir pašai. Vēl šorīt tā domāju, ka man pašai kaut kas ir pašai jāizdara. Ja? Un Dievs visu laiku saka, es daru savu darbu pie tevis. Jo mēs visu laiku gribam uz sevi uzņemties šos laurus, ka es kaut ko, ka man ir tas spēks kaut ko izdarīt, ka es kaut ko varu savā dzīvē par sevi. Bet, kad šodien lasīju, es neatceros, kuru grāmatu, ko es lasīju, bet tur bija tik ļoti spilgti rakstīts psalmos, laikam tas bija, Dievs saka, es tevi glābju. Man pilnīgi acis atvērās uz to, ka viņš, saprotat, kad no manis ir prasīts tikai vienkārši skatīties uz viņu, paļauties uz viņu, noticēt tam, bet ka visur ir tas akcents, ka viņš ir tas, kurš dara. Viņš saka, es tevi izglābju, es tevi vadu, es daru to un to. Viņš ir tas, kurš mūs maina, viņa žēlastība mūs maina. Atvērsim Titam 2. nodaļu. Titam 2. nodaļa no 11 līdz 12 ir teikts. Titam 2. no 11. Ja? Tātad, jo ir atspīdējusi žēlastība, kas nes pestīšanu visiem cilvēkiem, audzinādama mūs, lai atsacīdamies no bezdievības un pasaulīgām iekārēm, prātīgi, taisni un dievbīgi dzīvojam šī laikā. Jā. Varbūt vajag attaisīt logu durvis, ne? Ir jums gaiss, viss labi, ja? Es vēlreiz nolasīšu, šis ir svarīgi. Tad žēlastība mūs maina, un te ir apstiprinājums. Jo ir atspīdējusi žēlastība, kas ir Jēzus Kristus, kas nes pestīšanu visiem cilvēkiem. Jēzus nes pestīšanu visiem cilvēkiem. Audzinādama mūs. Tad kas mūs audzina? Žēlastība mūs audzina. Lai atsacīdamies no bezdievības un pasaulīgām iekārēm, prātīgi, taisni un dievbīgi dzīvojam šī laikā. Bet žēlastība ir tā, kas mūs audzina, lai mēs šādi dzīvotu. Nevis likums, bet žēlastība ir tā, kas mūs maina. Un Titam šeit ir teicis, ka pestīšana ir nākusi caur žēlastību. Amen? Pestīšana mums nākusi caur žēlastību. Mēs neesam glābti ar labiem darbiem, mēs esam glābti ar žēlastību. Amen? Amen. Bet tas, ko viņš šeit saka, ka žēlastība nav tikai tas, kas tevi glābi, bet žēlastība tevi arī maina. Žēlastība tevi maina. Žēlastība tevi tā kā aprīko, žēlastība māca atteikties no bezdievības, žēlastība tev māca dzīvot šo taisno dzīvu, taisnīgo dzīvu. Tad tas nav kaut kas, ko tu dari savā spēkā. Tad tas nav kaut kas, ko tu dari savā spēkā. Tas nav tā, ka tu esi izglābts un tagad tev pašam viss ir jādara pareizi. Nu, tad tagad dzīvo pareizi. Žēlastība nāk tev līdzās, viņa mājo tevi un palīdz. Viņa tevi māca. Žēlastība, tā, kas tevi māca. Un runājot par Dievu žēlastību, tad apakšpunkti, ja, ka ir 3 nepatiesas mācības par žēlastību. Mēs tagad ātri viņas paskatīsimies. 3 nepatiesas mācības par žēlastību.
Pirmā no tādām ir tā, ka žēlastība nozīmē, ka es varu dzīvot, kā es gribu. Ja? Es varu tagad dzīvot, kā es gribu, jo ir taču žēlastība. Ja? Un tā doma ir, jā, ka žēlastība mani izglāb, jā, ok, bet paklausība tā jau nav svarīga. Tas jau nav svarīga. Atgriešanās no grēkiem, tas jau nav svarīgi. Dieva mīlestība taču visu piedod, tāpēc dzīvo, kā tu gribi. Ja? Un tagad es izmantošu piemēru par bērniem, jā, tas gan manā dzīvē tas ir perfekti, gan arī šī mācītāja dzīvē, viņam arī bērniņš. Un mēs taču saprotam, kāpēc, piemēram, tāda analoģija, pareizi, jā, analoģija, jā, par Dieva žēlastību un ar bērnu. Iedomājies, ka bērns piedzimst, mēs taču neteiktu, nav svarīgi, vai viņš ēd, vai aug, vai mācās, lai paliek autiņos visu laiku, jā, lai staigā ar nabas saiti. Galvenais, ka viņš ir piedzimis. Galvenais, ka viņš ir noskaitījis. Jēzu ienāca manā sirdī, esi mans kungs un glābējs. Ja? Un jebkura evaņģēlija mācība saka, ka Dieva žēlastībā, jebkura evaņģēlija mācība, kas saka, ka Dieva žēlastība ir tā kā attaisnojums grēkam, nevis spēks pārvarēt grēku, tā ir viltus mācība patiesībā. Ja? Jo ir cilvēki, kas sludina, ka evaņģēlija mācība saka, ka Dieva žēlastībā ir attaisnojums grēkam. Ja? Jo Pāvils arī saka, ko mēs tagad darīsim? Grēkosim, lai vairojas žēlastība? Tā nē. Ja? Tā nē. Un kristietība saka, ka Dieva žēlastība nozīmē nepiedodiet, tad nav par šo vienu lūkšanu, ja, ka mēs bieži sakam, tur, ne mēs, bet vispār reizēm kādreiz, ja mēs pasakam, lūdz šo vienu lūkšanu un pēc tam dzīvo kā gribi, ja. Tā nav Jēzus Kristus evaņģēlija vēsts, patiesa līdz galam, ja. Jo Jēzus evaņģēlijs Bībelē ir rakstīts, ka tas ir spēks, kas tevi maina. Evaņģēlijs ir Dieva spēks, ja. Tas ir tas spēks, kas mūs maina, tas ir spēks, kas mūs pārveido. Ja? Tāpēc viena galējība ir tā, ka mēs varam teikt, reizēm varam teikt, ka žēlastība nozīmē, ka es varu dzīvot, kā es gribu. Nē, tā nav. Otra viltus mācība par žēlastību ir legālisms. Tā ir doma, ka tev ir jānopelna vai jāuztur pestīšana ar saviem darbiem. Jānopelna vai arī jāuztur sava pestīšana ar saviem darbiem. Tas ir tāpat kā teikt, bērns piedzimst ģimenē, bet viņam katru dienu ir jāpierāda, ka viņš var palikt šajā ģimenē. Un ja viņš nestaigā, nerunā, neuzvedās pareizi, viss viņš ir ārā. Tas būtu legālisms, jā? Neviens labs tēvs un māte neprasa no sava bērna veikt darbus, lai viņš paliktu ģimenē. Žēlastība nav jāpelna, tā dod spēku augšanai. Žēlastība dod spēku augšanai patiesībā. Un tad, kad man ir dienas, kad man ir ritīgi slikti, ja? Jūs saprotat, un tajās dienās es zinu, ka man gribās kaut ko mainīt, man gribās kaut ko uzreiz darīt, iet kādam pasludināt. Jā, un varbūt pat vajag dažreiz aiziet pastāstīt kādam prieka vēsti, jo prieks atgriežas arī tev, ne tikai tam, kas klausās. Bet es saprotu, ka tās ir dienas, kad ir man vajadzīga žēlastība. Man ir vajadzīgs Jēzus, man ir vajadzīgs evaņģēlijs. Man vajag sākt tajās dienās sev sludināt evaņģēliju, sev sludināt Dievu vārdu, patiesību, ko Jēzus, kā Monta šodien ielika, jā? Kad mēs neskatāmies uz sajūtām, uz emocijām, jo Velns grib, lai tu skaties uz savām sajūtām un emocijām, bet Jēzus grib, lai tu skaties uz viņa patiesību. Viņš tik ļoti grib, lai tu skaties uz viņa patiesību. Tāpēc ir teikts, lai Dieva vārds bagātīgi tevī mājo. Tā kā bagātīgi, tas nozīmē ļoti daudz. Tāpēc ir teikts, lūdziet bez mitas Dievu. Tas nozīmē visu laiku. Tāpēc ir teikts, esiet pateicīgi par visu un vienmēr Dievam. Tas nozīmē visu laiku un vienmēr. Tā kā nepārtraukti. Viņš ir teikts, ka esiet modri. Ja? Būs arī tā rakstu vieta. Tātad labi. Neviens labs tēvs māte neprasa no bērna veikt darbus, lai viņš paliktu ģimenē. Ja? Žēlastība nav jāpelna, tā dod spēku augšanai.
Un problēma, ar ko daži saskaras, ka viņi ienāk cilvēki atnāk, kur žēlastība varbūt, kur cilvēks ir saņēmis šo te varbūt vēsti par pestīšanu, bet tad ir pateikts viņam, bet tagad esi uzmanīgs, ja nokritīsi, ja kļūdīsies, neizdarīsi visu pareizi, tad Dievs tevi noraidīs, ja? Jā, ja mana meitiņa ir piedzimusi, es atvedu viņu mājās, viņa ir mazs, vienkārši laimes kunkulītis, ja? Un es viņai saku, ok, forši, ka tu esi, bet tagad ir noteikumi, mēs ceļamies 5 no rīta katru dienu, tev ir jāklāj sava gulta, jāuzkopjas sevis un tā tālāk, un tu nedrīkst raudāt līdz 7 vakarā un tā tālāk, ja? 3 pārkāpumi un tu esi ārā. Nu, tā nav. Ok, es varbūt pārspīlēju, bet tā nav ar Dievu, ja? Neizturētu. Tas bērns vienkārši neizturētu. Un mēs neizturētu. Tā būtu atkal jauna bauslība, kas mums ir iedots. Un vienīgais veids, kā mana meita var kļūt pieaugusi, ir, ja mēs vecāki nodrošinam viņai visus apstākļus, visu vidi, kur viņa var veselīgi augt. Tāpat arī Dievs mums ir nodrošinājis visu, lai mēs veselīgi augtu. Ja? Un mana meita nav mana meita, tāpēc, ka viņa ir kaut ko izdarījusi labi, bet tāpēc, ka viņa ir piedzimusi. Viņa ir piedzimusi. Jā, viņa varētu kādreiz atteikties, viņai būtu izvēle atteikties. Jā, mums visiem ir. Dievs ir džentlmenis. Bet ja paklūp, un ja viņa paklūp, kā vakar viņa skrēja un paklupa, ja, es viņu nemetīšu ārā dēļ tā. Ja? Es nemetam ārā viens otru. Jā. Dieva žēlastība ir tā, kas mums palīdz augt. Nevis mūsu paša spēks. Un tas ir ļoti, ļoti svarīgi. Es pati sev to saku. Dieva žēlastība ir tā, kas mums palīdz augt. Nevis mūsu pašu spēks. Ne mūsu pašu taisnība. Dieva žēlastība. Dieva žēlastība grib tevi mainīt. Viņa grib tevi mainīt. Bet viņa grib arī palīdzēt, ja? Tu netiec mainīts ar savu kaut kādu disciplīnu, netiec mainīts, jo tu centies tik ļoti. Tā ir Dieva žēlastība, kas tev palīdz. Bībelē ir rakstīts, ka viss labais mums patiesībā ir no Dieva. Nekas nav labs. Tā kā es pārstāju dzert kafiju pirms gada. Tas nav mans nopelns vispār nemaz. Tā kā vispār nemaz. Tas ir tā ir Dieva spēks, Dieva žēlastība. Ja? Tā kā nekas nav no mums, lai mēs nelielītos. Jā. Un mums, reizēm jābūt, varbūt, jāatbrīvo sevi no šī legālismas domāšanas, ka, ja es pieļauju vienu kļūdu, tad Dievs man izmetīs. Nē, tad, kad tu pieļauj kļūdu, Dievs piedod un atkal sakārto savu Dieva doto kroni, savu mugurkaulu un ej uz priekšu. Dieva žēlastība mums māca. Amen. Un trešā viltus mācība, zem šī te, ka žēlastība mūs maina, ir tā sauktā brīvās kā žēlastības teoloģija, ka tā māca, ka pestīšana neprasa ne atgriešanos, ne paklausību, vispār neko. Un tā saka, tu vari tikt izglābts, bet īsti vari pat nesakot Jēzum Kristum. Nu, tā kā tev nav nekas jādara vairāk. Tu noskaitīji to pantiņu un tālāk dzīvo, kā tu gribi, ja? Vienīgs ticības brīdis, tā asariņa, kas tev bija, ar to ir pilnīgi pietiekams. Ja nav augļu, nav pārmaiņu, nav atgriešanās. Nekas, jā, tā kā. Un citiem vārdiem sakot, tā kā mēs aizlūdzam to maģisko lūkšanu, tad viss kārtībā, tu esi izglābts, gatavs, vienkārši gaidi savas debesis. Ja? Bet esi normāls cilvēks šeit uz zemes. Un kā tu dzīvo, ko tu dari, kāds ir tavs raksturs, tas nav svarīgi. Cilvēks ir atkarīgs no pornogrāfijas, nekas vienalga. Cīnies ar kādām bailēm, nekas vienalga. Dzīvo kopā ar savu puisi, meiteni, neprecējušies, nekas nav nozīmes. Ja? Galvenais tici Jēzum, jā, ticu Jēzum. Es alkoholiķis, nekas Dievs visu redzu un viss labi, tu taču palūdz to lūkšanu, pieņēmi Jēzu. Un tad iedomājies atkal analoģija ar bērnu, ja? Bērns piedzimst, iznāk no mātes miesām, bet nav elpas, nav sirdspuksta, nav dzīvība, nav šī ta kliedziena, ja? Un mēs sakam, jā, dzimšana ir notikusi, slava Dievam, kur dzimšanas apliecība ir. Bet tas nebūtu iemesls slimībām, tas būtu iemesls satraukumam, tāpēc, ka jau nav sirdspukstu. Un tā maģiskā lūkšana, ko mēs reizes varbūt pasakam, tur 16 gados kādā nometnē vai kuru, tur jauniešu,
tie nav svētki, ja nav sirdspukstu, ja nav pēc tam sirdspukstu, ja nav pēc tam dzīve kopā ar Jēzu, ja nav pārmaiņu un ja nav pārveidošanas. Ja? Mēs netiekam glābti ar pārmaiņām, bet patiesa pestīšana rada sirdi, kas augst pēc Dieva, kas rada pestīšanas augļus, stāv rakstīts. Jo reizēm arī cilvēkiem ir liekas, ka kristietībiem ir pirmais līmenis, tu notic Jēzum, tad tu dzīvo savu normālo dzīvi, vienkārši tu esi izglābts. Un tad ir otrais līmenis, tie visi trakie pārgarīgie kristieši, kuri dzīvo vienkārši tur visu laiku gara vadībā, ja? Nē, es tur nelīdīšu. Es vienkārši, man pietiek ar to, ka man ir biļete uz debesīm, ja? Un viss. Un tā. Jā, līdzīgi, jā, ja šis bērns piedzimst, nav pulsa, nav sirdspuksta, nav apetītes, bērns nav šī kliedziena, šīs raudas, tas liek mums uztraukties un domāt, vai patiesi ir dzīvība, vai patiesi ir notikusi jaunpiedzimšana. Ja? Un es nerunāju par asarām, ka vienmēr ir jābūt asarām, bet mums ir jāskatās vienkārši līdzi, kas notiek. Jā, un reizēm cilvēki vienkārši varbūt slēpjas aiz tādas frāzes. Es taču ticu Dievam, bet, kā jau es teicu, ja arī dēmoni tic un tāpat nonāk ellē. Viņi tāpat ir dēmoni. Vai es eju uz baznīcu, esmu kristietis, Ziemassvētkos un Lieldienās, jā. Es esmu tur katolis, jā, tur svētdienās katolis, pirmdienās alkoholiķis. vai tur, saprot, cilvēki jau dažādi var uztvert, ka viņi ir kristieši, jā. Man tur vectēvs mācītājs, man vīrs mācītājs, jā, bet man ir bībele, man ir bībeles aplikācija, un katru dienu viņi izmet man bībeles pantu, jā. Un tā kā, jā, reizēm vienkārši varbūt būsim uzmanīgi ar to. Un, jā, tas jautājums ir, vai dzīvē ir augļi, vai ir atgriešanās patiesi augļi, kas parāda, ka cilvēks ir nodevis savu sirdi Jēzum Kristum. Un tas nav atkal, lai uzliktu kādam vainas sajūtu vai nosodītu kādu, ja? Bet ja nav nekādu pazīmi, nav pulsa, nav sirdspukstu, nav šī kliedziena, ja? Nav šī izsalkuma pēc Dieva, tad vienkārši, un es to arī saku pati sev, jo reizēm mēs arī dzīvē varam vienkārši aizklīst kaut kā, vienkārši nav tas izsalkums vairs pēc Dieva, ja, ka viņš vairs nav, ka viss liekas tā kā jau pašsaprotams. Tad ir vienkārši jāskatās, jā, kas notiek ar manu sirdi, un jā, nevienu nenosodot. Jo viņš vai nu ir kungs mūsu dzīvēs, vai nu viņš ir melis, vai viņš ir kungs, viņam ir jābūt par kungu. Mēs varam iet ar Jēzu līdz galam. Nav divu līmeņu kristietības. Pirmais, ka vienkārši, jā, pateic šo maģisko lūgšanu un viss, jā. Tāpat arī nav divu veidu dzīvības. Ir vienkārši vai nu piedzimsts bērns vai nepiedzimsts bērns. Un trešā lieta par žēlastību, tātad Tātad bija žēlastība ne tik viņa glāb, žēlastība mūs maina, un žēlastība, ko viņš dalījās, man likās ļoti interesanti arī, žēlastība pārceļ kalnus. Žēlastība ir tā, kas mūsu dzīvi virza uz priekšu, žēlastība ir tā, kas mums palīdz pārkāpt kalniem pašiem pāri un pārnes kalnus un iemet jūrā. Cakarijas 4:7 bija kāds stāsts, es vienkārši padalīšos. Tur bija stāsts, kur bija Dieva tauta bija iestrēgusi, viņa tādā sezonā viņi bija iestrēguši. Un Cakarija bija pravietis Izraēla tādai atlikušajai tautai, kas atgriezās no trimdes, un tauta sāka atjaunot templi, bet finanses izsīka. Bija ārēja pretestība un iekšējais jau tāds pagurums viņiem visiem. Viss progress apstājās, templis apstājās, celšana apstājās. Un tad pravietis nāk pie Zerubābela un saka, ne ar spēku, ne ar varu, bet ar manu garu, saka tas kungs.
Un tad viņš saka, kas tu esi kalns Zerubābela priekšā, tu kļūsi par līdzenumu, un viņš piebilst, viņš uzliks pēdējo akmeni un ar saucienu žēlastība, žēlastība, žēlastība pār to. Un kas bija šis pēdējais akmens? Tas bija noslēdzošais akmens, ko lika ēkas pabeigšanas brīdī. Ja, un varbūt arī kādam no mums mēs esam glābti. Iespējams, Dieva žēlastība mūs jau pat maina, bet mūsu dzīvēs ir kaut kādi kalni, kas vienkārši, kurus mēs nespējam pārvarēt. Arī manā dzīvē, ko mēs nespējam pārvietot. Un tas manuprāt, man personīgi liecina par to, ka mēs kaut ko mēģinām atkal savā spēkā darīt. Kad mums ir mēs varam pasludināt Kristus asinis pār situācijām. Mēs varam pasludināt žēlastību, žēlastību un žēlastību. Žēlastību un žēlastību un žēlastību. Tu varbūt esi izmēģinājis dažādus, nezinu, pat konsultantus, terapeitus un nekas nesanāk. Bet Dievs saka žēlastība un žēlastība un žēlastība. Tu vari piesaukt manu žēlastību. Tu vari pārvarēt savus kalnus šodien, kas tev ir tavā dzīvē ar Dieva žēlastību. Uzticot viņam katru savu situāciju, kas ir tavā dzīvē. Vienkārši uztici debesu tēvam. Un tā nav nekāda stratēģija, bet šīs stratēģijas avots vienmēr ir tā, ka Dieva žēlastība tev ir pieejama ikdienas jauna. Tu zini, ka Bībelē ir rakstīts, ka katru dienu atjaunojas viņa žēlastība. Katru dienu tā ir jauna. Katru dienu Dieva žēlastība. Mēs varam teikt žēlastība. To izdarīja žēlastība, to izdarīja Dievs. Amen. Tā ir. Es ticu, ka jums katram ir kāda liecība par to, kāds kalns tika pārvarēts jūsu dzīvēs ar Dieva žēlastību. Un ja tavā dzīvē ir kaut kas šobrīd, kur tu varbūt esi kaut ko sācis un tu nesanāk, tad tu vari savā dzīvē runāt Dieva žēlastību, tu vari runāt Dieva labestību, tu vari runāt Dieva apsolījumus uz savu dzīvi, tu vari runāt Dieva sirdi uz šo situāciju. Dažiem, ziniet, ir situācijas, kur viņiem varbūt bērna piedzimšana ir vienkārša. Citiem tā ir cīņa. Dažiem nopirkt māju ir nekāda problēma. Vienkārši ir aizie un nopērts. Citiem tas prasa reāli Dieva žēlastību. Un nepazemināsim savu cīņu tikai tāpēc, ka kādam citam tas ir vienkāršāks. Skaties uz kungu un saki, kungs, es uzticos tavai žēlastībai. Lai kāda situācija būtu tavā dzīvē, tu vari uzticēties Dieva žēlastībai. Viņš ir, tāpēc kā Līva man šodien ierunāja audio ziņu, viņa teica, Dievs mūs visur ir izvedis. Dievs visur ir izvedis, amen? Un kāpēc, lai šajā situācijā un šajā kalnā nebūtu tāpat? Vienmēr būs tā, ka Dievs tevi izvedīs. Dievs tevi izvedīs, un viņš pārcels kalnu, ja vajadzēs. Un tu vari runāt uz kalnu, bet tu vari uzticēties viņa žēlastībai. Bībelē ir teikts, ja viņam nebija žēl atdot savu dēlu par tevi, vai viņam būs žēl kādas citas lietas par tevi? Tas ir rakstīts Dieva vārdā. Viņam nebija žēl atdot savu dēlu par tevi, vai būs kaut kas viņam būs par žēl? Tā ir žēlastība, kas tevi glāb. Tā ir žēlastība, kas tevi maina, un tā ir žēlastība reāli, Dieva žēlastība, kas sakārto visas tavas dzīves situācijas, kas sakārto kalnus, ja vajag pabīta kaut kur, jo žēlastība atnesa pestīšanu, Dieva žēlastība atnesa tev pārveidošanu tavā sirdī, un Dieva žēlastība ir tā, kas vienkārši nostājas par taviem kalniem tavā dzīvē. Amen? Lai arī kāds būtu tavs kalns, tam ir jākļūst par līdzenumu Dieva žēlastības priekšā. Tu vari uz savu problēmu runāt, lai cik viņam milzīgi izskatītos, tu vari viņai pateikt, kļūsti par līdzenumu Jēzus Kristus Dieva žēlastības priekšā. Jā, jo caur šo žēlastību notiek Dieva brīnumi arī, slavu Dievu. Un vēl pēdējā lieta, ziniet, ir kaut kas arī kavē, ja tā var teikt, vājina Dieva žēlastību. Un tas varbūt izklausās skarbi, bet tā nav tava vājība, bet ir viena lieta, kas kavē žēlastību, un tam nav nozīmes, vai tu esi bagāts, vai nabags, slims vai vesels. Tā lieta ir lepnums. Lepnums
1. Pētera, tā ir pēdējā raksturvieta, paskatīsimies vienkārši kopā, jo es jūtu, ka Dievs gribēja šo vēl pielikt klāt. 1. Pētera 5:5-6. Vispār, ja jūs lasīsiet Salamana pamācības, tad tur ir, man liekas, katrā nodaļā ir teikts par to, ka pazemīgais, Dievs pazemīgajiem viņš palīdz, ja, tā kā pazemīgajiem, tas, kurš uzņemās pamācību, tas iemantos gudrību, ja, tas iemantos bagātību un tā tālāk. Okay, mēs neskatāmies uz tām lietām, ko mēs varam dabūt, bet Dievs ļoti atsaucās pazemīgajiem. Viņš ļoti garā pazemīgie, kur ir garā, tā kā saka, man nekā nav, bet Dievs man esi tu. 1. Pētera 5 no 5. panta, pēdējā raksturvieta. Tur ir teikts, tāpat jaunākie esiet paklausīgi vecajiem, bet visi cits citam padodamies, apjozieties ar pazemību. Un tālāk ir teikts, jo Dievs stāv pretīm lepniem, bet pazemīgiem viņš dod žēlastību. Tu gribi žēlastību? Paskatāmies savas sirsniņas. Jā, Dievs, es gribu būt pazemīgs. Viņš dod žēlastību. Tad pazemojieties apakš Dieva varenās rokas, lai viņš jūs paaugstinātu savā laikā. Es vēlreiz nolasīšu. Tāpat jaunākie esiet paklausīgi vecākiem, bet visi citam padodamies. Apjozieties ar pazemību. Apjozieties, tā kā uzģērbiet, ja? Jo Dievs stāv pretīm lepniem, bet pazemīgiem viņš dod žēlastību. Tad pazemojieties apakš Dieva varenās rokas, lai viņš jūs paaugstinātu savā laikā. Ziniet, žēlastība ir pat, man liekas, tā dziesma kaut kāda, lai līst pār mums, ja? Žēlastība, tas ir tā kā tāds lietus, kas līst pār visiem. Pār visiem. Bet ziniet, kur viņš uzkrājas? Kur uzkrājas lietus? Zemākajās vietās. Peļķītis veidojas, tāpēc, ka tur ir ļoti zema vieta. Kad līst lietus, tas līst it kā visur, bet kur paliek? Tur, kur ir zems. Tur, kur ir zems. Un ja tu šodien nav tev neviena grēka, un varbūt tu jūties, viss ir kārtībā, viss labi, un slāva Dievam par to, tu vari slavēt Dievu par to. Amen. Bet ja tu jūti, ka ir kāds smagums, tad zini, ka nav neviena grēka, ko tu būtu darījis, no kura Dieva žēlstība tev nespētu izglābt. Varbūt tu domā, tu jau nezini, ko es esmu izdarījusi, jā. Nav nosodījuma, no kura Dieva žēlstība nespētu tevi pacelt. Tāpēc esi šī zemā vieta Dieva priekšā, un viņš piepildīs tevi ar savu žēlstības lietu, tā, ka tu vienkārši pacelsies, un tev būs ko dot citiem. Jā. Pēc lepnums un paštaisnība to metam nost. Tas bieži vien arī, ziniet, man jau viss kārtībā. Tā ir vilts pazemība. Es pats tikšu galā. Un tad nākamā svētdienā es atgriezīšos un nokārtošu lietas ar Dievu. Ja? Viss būs labi. Nē, tā nestrādā ar Dieva žēlstību. Neviens neiet dušā pirms dušas. Tā kā, tu nāc tāds, kāds tu esi. Tu vari nākt Dievu priekšā tāds, kāds tu esi. Un Dievs ir tik spēcīgs. Viņš neatstās tevi tāds, kāds tu esi. Viņš mainīs tevi. Mēs reizēm, arī es, ilgu laiku, mēs kā kristieši, mēs savu dzīvi atdodam Jēzum, bet bieži vien bija pat iemesls manā dzīvē, kāpēc Dievs man nevarēja kaut kādās lietās izmainīt. Ziniet, kāpēc? Tāpēc, ka es vienmēr izlikos, ka viss ir perfekti. Ka viss ir perfekti, tā maska bija, ja? Bet tavs vīrs zina, ka nav perfekti. Bērni zina, ka nav perfekti. Visi kolēģi zina, ka tev nav perfekti. Bet katru reizi, kad tu nāc pie Dieva vai dievkalpojumā, vai cilvēku priekšā, tu izliecies, ka viss ir perfekti. Un tu uzvelc masku, tu izliecies, ka viss ir kārtībā. Bet Dievs nevar izdziedināt to cilvēku, par kuru tu izliecies būt. Kā, jā, novelc masku, pārstāji izlikties, ka viss ir kārtībā un saki, Dievs, es nāku, kāds es esmu, lūdzu izmaini mani. Lūdzu, Dievs sakārto, pārveido, tu to dari. Es tikai dzenos pēc tevis, kā es sākumā teicu, lasu Dievu vārdu, lūkšos, jā, būšu sadraudzībā un tā, bet viņš darīs visas izmaiņas. Bet Dievs nevar izmainīt to, par ko tu izliecies, tāpēc būsim godīgi viņa priekšā. Esam godīgi, pazemojamies viņa priekšā, esam šī zemā vieta, jo tad, kad mēs esam salauzti viņa priekšā, tā ir tik laba vieta, kur būt. Mums tajā nav jāpaliek,
Mums nav tajā jāpaliek. Bet tā ir laba vieta, labs starts. Vienkārši būt salauztiem viņa priekšā, kur mēs sakam, es vienkārši neko nevaru. Un viņš nāk ar savu lietu, un viņš tevi stiprina, un viņš tev runā un ceļ tevi augšā. Tā, ka tev pēc tam ir tik pilns, ka tu vari dot arī citiem. Amen. Piedodiet, vēl viena raksturvieta pēdējā. Bet tas turpat 1. Pētera 5. Turpat 1. Pētera 5, 7 līdz 11. Tas ir tas, ko Dievs man šodien no rīta pateica, un es ticu, ka arī mums. Visu savu zūdīšanos metiet uz viņu, jo viņš gādā par jums. Esiet skaidrā prātā, esiet modrīgi, jo jūsu pretinieks vēlns staigā apkārt kā lauva rūgdams, un viņš meklē, ko tas varētu aprīt. Tam turieties pretī stipri kā ticībā. Tāpēc rūpējies par savu ticību. Zinādami, ka tās pašas ciešanas ir uzliktas jūsu brāļiem pasaulē. Un tālāk. Šis pants man ļoti, ļoti iepriecināja šodien. Bet visas žēlastības Dievs, kas jūs Kristu ir aicinājis savā mūžīgajā godībā, tas mūs pēc īsām ciešanām pats, man liekas, atslēgas vārds ir pats sagatavos, pats stiprinās, pats spēcinās un pats darīs pastāvīgus. Viņam vara mūžu mūžos. Viņš, ja tu sastopies ar kādām ciešanām vai kādām situācijām savā sirdī vai apstākļiem, atceries, te ir teikts, ka viņš, visas žēlastības Dievs, kurš tevi ir Kristu aicinājis mūžīgajā godībā, tas tevi pēc īsām ciešanām, pats sagatavos, pats stiprinās, pats spēcinās, pats darīs pastāvīgus. Viņam vara mūžu mūžos. Amen? Amen. Jā, slāva tev, Jēzu. Tas arī no manis viss. Varbūt kāds vēlas papildināt vai kaut ko padalīties, kas ir sirdī. Droši. Līviņa ir, ja? Vai ir tādam kaut kas? Es ceru, ka tas jums bija vajadzīgs šodien, jo man tas bija vajadzīgs. Un, paldies Dievam par šo mācītāju. Es ļoti to paņēmu sev arī. Žēlastība, vēlreiz žēlastība, nekas jauns un nekas nav mums. Ja nav nevienam nekas, ko līdzdalīt, tad varam, varbūt ir kādam kāda lūkšana vajadzība, mēs varam lūgt, vai arī sadalīties mazais grupiņās, vai arī brīvi vienkārši kā gars vada pie kāda, vai ne? Es domāju, ka tā drīzāk. Būt sadraudzībā, aizlūkšanās. Es jau redzēju, ka Aleksis vienkārši pie visiem gāja un lūdza, man liekas, tik mīļi. Viņš izdarīja, laikam, savu darbu un aizgāja mājās, jā? Nē, sēž. Kur ir? Jā, slāva Dievam. Aleks, tu taču teici, ka tev kaut kas bija? Ne? Kaut kas bija, jā. Nē, ja nav, tad nav. Es vienkārši domāju, vai to vajag tagad teikt, vai to nevajag. Bet, jā, es varu Pēc tam mēs sapratīsim, vai vajadzēja. Nāc, pēc iešu malā. Es gribēju teikt par tādām lietām, kā drosme, kas tev ir no Dieva, bet es arī, mazliet papildināšu arī par žēlastību, jo kur arī minēja šīs raksturvietas, kas tā tiešām ir. Un arī par to, kad ir viltus šīs žēlastības, kad ir tā populārākā viltus žēlastība, kad Jēzus ir žēlastība, viss ir labi un tā tālāk. Es tajā neiedzināšos tagad. Un arī, kur tu minēji, par to, kas ir likumisms, ko es paskatījos, kas ir principā līdzīgs kā bauslība, darot labus darbus un paklausot likumam, cilvēks nopelna un pelnīs pestīšanu. Tas tā ir, un es no savas puses pateikšu, kā man bija skaidrāk saprast, kas ir žēlastība, lai es neplūstu un kaut kur nepeldētu visu laiku. Un es to paskaidrošu bībeliskā veidā tikai un vienīgi, un es to Efeziešiem, tas bija Efeziešiem, laikam es palasīšu dažus pantus uz priekšu no sākuma, kur bija rakstīts, bet Dievs būdams bagāts
žēlastībā, savā lielajā mīlestībā, ar ko viņš mūs ir mīlējis, arī mūs, kas savos pārkāpumos bijām miruši, darījis dzīvus līdz ar Kristu, žēlastībā jūs esat izglābti. Pēc tam ir šis turpinājums, jo no žēlastības jūs esat pestīti ticībā, un tas nav no jums, tā ir Dieva dāvana. Un es vienkārši, kad lasīju vēlreiz, es arī pats pie sevis apdomāju, un Dievs tik ļoti mīl visus cilvēkus. Viņš mīl arī tos, kas iet bojā. Viņš mīl arī tos, kas iet bojā. Viņš mīl tos, kas savu lēmumu dēļ iet bojā. Dievs tik ļoti mīl, un viņa žēlastība ir Kristus evaņģēlijs. Jo ir arī raksturvietas, kur saka, jo jūs tik drīz jau novēršaties no šī Kristus žēlastības un pievēršaties citam evaņģēlijam. Ja? Dievs tik ļoti mīl, un ir rakstīts pestīti, jūs esat caur ticību. Tā kā vai ticībā jūs esat pestīti, kas nozīmē, ka Kristus un Kristus evaņģēlijs ir Dieva žēlastība. Dieva plāns par to, kā cilvēki, kuri iet pazušanā, savu ticību liekot uz Dieva dēlu, uz šo upuri un augšām celšanos, var tikt savienot atkal uz Dievu, ar Dievu. Un Kristus asinis mazgā mūsu grēkus. Mēs nākam pie Dieva, tā ir viņa žēlastība. Dievs mums dāvina ticību, un Dievs mums piedod grēkus caur Kristus upuri. Un tad ir jauna dzīve, kas ir, ja? Un tad ir pareizi, kā nolasīt to pantu, kas ir pieminēts, kad jo ir atspīdējuši žēlastība, kas nes pestīšanu cilvēkiem visiem audzinādama mūs, lai atsacīdamies no bezdievības un pasaulīgām iekārēm, prātīgi, taisni, un katram vārdam Bībelē ir savai secībai nozīme. Prātīgi, taisni un dievbīgi dzīvojam šī laikā. Un, ja mēs papētam grieķu vārdu audzinādam, tas ir jaunās derības kontekstā, tas ir dievišķa disciplīna, ko Dievs īsteno saviem bērniem, viņu garīgai izaugsmei un briedumam. Un es gribu teikt, ka žēlastības darbam ir jābūt redzamam, tas, ko tu minēji arī. Ja? Jo nevar būt tā, ka tu peldi žēlastībā, bet tavu dzīve nav mainījusies. Jo tas, ko dara Dievs, tas, ko dara Kristus un īstā žēlastība, neviltus žēlastība, viņa nemaina tavus ārējos lietas, kad, es ārēji esmu dievbīgs, man ir ārēji labas lietas, es esmu ārēji pazemīgs, bet viņš maina sirdi iekšējo cilvēku, kas ir Dievam dārgs. Ne ārējās lietas, bet iekšējas. Un tad jau no iekšējā būs nāk uz ārējo. Tas ir tas, kā es to redzu, un es padalos ar to, kā es to redzu bībeliskā veidā. Un tai pašā laikā, kur tu minēji par to likumismu, kas ir principā bauslība, tikai tas, ka viņi atzīst, ka caur Jēzu viņi nākuši, bet pēc tam ar darbiem. Pēc tam es tomēr gribu būt uzmanīgs šajā vietā ar to, kad ir praktiski puse no jaunās derības, kas tevi aicina paklausīt Dievu vārdam, kas tevi aicina tā kā būt arī savā ziņā kā uzmanīgiem, un tas nav noteikti aicinājums būt maldu mācībās par to, ka tev ar saviem darbiem ir jāizcīna kaut kādas uzvaras. Nē. Bet tāpēc visu, ko es gribu pateikt, tikai to, kas Bībelē ir rakstīts. Un arī Bībelē ir rakstīts, ir vairākās vietās, bet tajos pašos korintiešos ir teikts, ka brāļi, es gribu jums atgādināt, ka mūsu tēvi ir visi bijuši apakš padebeša un visi gājuši caur jūru, un visi padebesī un jūrā un Mūzus kristīti, un visi baudījuši to pašu garīgo barību, un visi dzēruši to pašu garīgo dzērienu, jo tie dzēra no garīgās klins, kas ir Kristus, kam tie gāja līdz, bet šī klins bija Kristus. Bet uz lielāko daļu no viņiem Dievam nebija labs prāts. Kā Dievs nebija labs prāts? Ok. Tie ir izdaldēti tuksnesī, tas ir noticis mums par brīdināšanas zīmi, lai mēs neiekārojam ļaunu, kā tie darījuši. Un tas ir viss, tas ir par brīdinājumu zīmi, un tas ir labi, un tas ir pareizi. Vai tad ir teikt kāds, kurš pateiktu, ka tā ir bauslība, vai ka kāds gribētu caur bauslību savu pestīšanu nezaudēt, vai kā? Tas viss noticis mums par brīdināšanas zīmi, lai mēs neiekārojam ļaunu, kā tie darījuši. Un tas es redzu, lai neiekāro tie, kas svārstās. Tie, kas svārstās, ja tu esi pieņēmis Jēzu Kristu, tu nevari no viņa atteikties, kā arī Eva minēja pirms tam, ja? Tas noticis. Netopiet arī par alku kalpiem, kā daži no tiem, kā ir rakstīts, tautas apsēdās ēst un dzert, un tad piecēlās un sāka diet. Arī nepadosimies netiklībai, kā daži no tiem darījuši, un krita vienā dienā 23,000. Nekārdināsim to kungu, kā daži no tiem darījuši un gāja bojā no čūskām. Nekurniet, kā daži no tiem ir kurnējuši un maitātāji nomaitāti.
Un viss tas viņiem noticis zīmīgā kārtā un ir rakstīts par brīdinājumu mums, kas esam nonākuši pie laika beigām. Un tas ir Dieva vārds, un ir diezgan daudz šādas raksturvietas, un es viņu gribu arī šajā gadījumā pacelt, bet es tiešām negribu izklausīties pēc tāda, kas jums grib nozagt kaut kādu brīvību, tāpēc, ka tas, uz ko es atsaucos, ir tas, kas ir rakstīts Dieva vārdā. Bet šis Dieva vārds dod pilnu brīvību. Caur žēlastību mēs esam pestīti. Amen. Tā ir Dieva dāvana. Visi mēs gājām bojā savos grēkos. Un Dieva pestīšana, šī žēlastība ir tā, ka mums ir dots Kristus. Un tiem, kas Kristu pieņem, viņš ir dots saukties par saviem bērniem, un mēs tādi kļūstam. Mēs piedzimstam kā viņa bērni. Jaunpiedzimstam. Un tad ir šī Dieva žēlastība, kas mūs audzina, kur ir daudzas raksturvietas. Es pat teiktu entās un vēl vairāk, kas saka, un jūsu gals svētapšana, ja? Ir pēc gara mēs esam darīti svēti, un tad ir mūsu dzīve, kas saistās ar mūsu lēmumiem. Jā, viena lieta, ne savā spēkā, bet gara spēkā, un tā tiešām ir viņa žēlastība. Un mēs varam lepoties un pateikties Dievam, tas viss ir viņa darbs, ja? Es tikai vienīgi uz to vēl tādu mazliet tādu uzmanību viņu gribu uzlikt, ja? Kāpēc? Tāpēc, kad jūs esat Dievam ļoti dārgi. Un internetā ir ļoti daudz informācijas. Un es nesaku, tas ir ļoti kas tur viss, ja? Un tai pašā laikā brīvās žēlastības informācijas ir daudz vairāk nekā patiesā. Un Jēzus saka, ja nu kas, es esmu šaurais ceļš. Ir platais ceļš, viņš pats sevi nopozicionē kā šauro ceļu, ja nu gadījumā tev kāds piedāvā platā ceļa kristietību. Un, ja mēs palasam tulkojumus, to ir rakstīts dažkārt grūti ejams. Tāpēc, ka Dievs tev dod pārbaudījumus. Tāpēc, ka caur pārbaudījumiem mēs varam kļūt līdzīgāki Kristum un nobriedušāki. Es nevaru, ja es nāku pie Dieva, un ja manas sirds netiek apgraizīta un mainīta, es nevaru tāds pats ar to domāšanas veidu, kāds man bija saņemt visas Dieva svētības un uzdzīvē griezties karuselī. Es nevaru tāds, man ir jāmainās, un to var mainīt caur dvēseli, caur sirds apgraizīšanu. Ne kā kādreiz vecajā darībā, bet to dara Svētais Gars, tas ir viņa darbs. Kad? Tad, kad tu mīli, ko tas nozīmē? Tad, kad tev ir laiks priekš viņa. Nevar būt tā, ka, arī, kur Eva minēja, es nāku pie Jēzus, bet viss ir kārtībā, tas ir žēlastība, viss ir kārtībā. Ne no darbiem, Sātana atkāpies, ne no darbiem, ja? Un kā jau mēs esam daudz ko runājuši, Kristus mācība nav bauslība. Tas ir tas, ko Jēzus pats, tas Jēzus, dēļ kura vispār viss ir un dēļ kura mēs vispār varam būt. Viņš mums ir pavēlējis. Viņš pateica, un tā ir mana pavēle, māciet visus, kā es jums esmu mācījis. Un zini, kas ir atslēga, ko es paņēmu pie sevis, par ko man nācās arī kaut kur nožēlot un tā. Pirms laika Jēzus saka, kas manus vārdus dzird un dara, un zini, ko pēc tam ir, kas ir teikts, kas dara un māca. Un atkal, katram vārdam ir sava secība, un tā ir Dieva kārtība. Tu visu pirms dzirdi, un tu dari. Darīt tas nozīmē ne darbi, ar kuriem tu gribi pestīšanu izpelnīties. Nē, to saka tie, kas grib iedzīvoties, izbraukt viltus stopētāji. Bet mēs vienkārši paklausam Dieva vārdam. Un zini, ko tas nozīmē paklausīt Dieva vārdam? Tas ir tas, ko Eva teica, Dievs stājas pretīm lepniem, bet pazemīgiem viņš dod visādu žēlastību. Un es varu būt pazemīgs kaut kādos jums, te izrādīties kaut kādās lietās, bet es nevaru pazemoties apakš Dieva vārda un negribu ļaut, lai viņš salauž manu raksturu un lai es topu Kristum līdzīgāks. Bet visu pirms, kā es redzu vārdā, un kāds var nepiekrist, un jūs tā varat darīt, es vienkārši padalos, jo tā drīkst darīt. Es redzu to, ka, kungs, visu pirms es pazemojos apakš tavu vārda, vienkārši salauzu raksturu, salauzu kaut kādas tās lietas, kas ir jāsalauž. Un piedodiet, bet es neredzu, ka tas nāks pūkaini ar spēļu automātiem un kaut kādiem popkornu un vēl kaut kādām lietām. Es to redzu caur pārbaudījumiem, es to redzu, kad es saku, Dievs, kur tu esi palicis, kāpēc tu neatbild uz manīm un vēl visas šīs lietas. Bet viņš mūs vada un viņš audzina mūs. Tāpēc es zinu, ka es nekļūdīšos, jo es tiešām palieku uzmanīgs, un es nelielos ar to, bet es palieku uzmanīgs, ko es saku citiem, bet es zinu, ka es nekļūdīšos, ja es teikšu, lasiet Bībeli visu, un jūs tur visu izlasīsiet. Jo, ja Dievs kaut ko no mums gribētu noņemt, tad viņš to būtu izdarījis. Tad, lai aiziet tikai 2 kaut kādas lapas puses ar visu. Bet, ja viņš tur grib atstāt visu, tad tāpēc, ka viņš mūs mīl un grib mūs sargāt. Tas ir līdzīgi, kā Kristus asinis mūs sargā. Vecajā derībā
Viņiem bļodiņā tika iedotas traukā Kristus līdzība ar asinīm. Bet vajadzēja paklausību no Dieva. Vajadzēja nama tēva vecajiem un vīriem pār savu namu. Vajadzēja iemēkt to Īzapu asinīs un aiznest un apslacīt durvis. Un ir pateikts, un naktī palieciet mājās. Nakts ir katra ļaunā diena. Un tad jūs būsiet pasargāti. Ko tas nozīmē? Jēzu Kristu tu esi pasargāts. Tāpēc paliec Jēzu Kristu, ja tur esi atnācis. Dievs ir nospraudis sava vārda robežas, un viņš tev pavēl no tā neiznākt ārā, tāpēc, ka viņš tevi mīl un viņš tevi grib sargāt, bet viņš neuzskata tevi par aerobotu kaut kādu, tāpēc, ka kā Bībelē rakstīts, viņš katram ir iedevis brīvu intelektu un brīvu izvēli. Un tāpēc tā ir pilnīga mīlestība, kas nesaka, es tev pavēlu mīlēt, tu man esi te mākslīgais kaut kāds mīli mani. Viņš saka, es tev dodu iespēju izvēlēties, ja? Nāci pie Kristus, paliec Jēzu Kristu. Kristus asins tevi sargā. Bet kā pateica, maitātājs paies garām, kuriem durvis būs noslacītas. Bet cilvēki izdarīja to darbu, viņi paklausībā Dievam, tur rakstīts, viņi paklausīja un izdarīja. Tāpat Dievs aicina arī paklausīt mums, viņam, tāpēc, ka paklausība ir dzīvība, un nav tā, ka tad ir vidusceļš un nepaklausība. Nepaklausība ir grēks, un grēka alga ir nāve. Un tas viss ir aprakstīts Bībelē par brīdinājumu mums, bet par tādu labu brīdinājumu. Kāpēc? Tāpēc, ka viņš ved uz dzīvību. Tas nav sliktais brīdinājums, kas uz ellē izved, ja? Tāpēc vienkārši lasam Bībeli, tur viss ir uzrakstīts. Un sakņojamies žēlastībā un mīlestībā. Un tas ir tas katrs sveiciens, tas ir stāvoklis, ko rakstot vēstules novēl visu laiku. Un Jēzu Kristu, jums ir žēlastība. Amen. Vai te kāds iebilst, ka Jēzu Kristu trūkst žēlastības? Es taču nē. Es ticu, ka jūs arī nē. Jēzu Kristu ir pilns ar žēlastību, un tā ir priekš mums, un viņa mūs audzina. Un mēs skatāmies, spoguļojamies viņā, un tas spēks, Dieva spēks maina mūs, bet šīm izmaiņām ir jābūt redzamām. Viņas nevar būt kaut kur vārdos, tāpat kā nedziedināti cilvēki. Kā Bībelē rakstīts, ja nevardos Jeremijā tas bija, un viņi teiks miers, bet miera nav. Ja? Tāpat mēs varam teikt mūsdienās, nē, Tēvs, mēs iesim tavā vārdā, tavā patiesībā, un kad mēs teiksim miers būs. Kad mēs teiksim dziedināts cilvēks, tad dziedināts cilvēks būs, nevis tu kaut kād pats tici tur un tā tālāk, un joprojām, un vēl neesi. Es ticu, ka Dieva spēks ir redzams. Es ticu, ka viņš ir redzams. Ir momenti, kad Dievs kaut ko grib, lai tu izmaini. Un tas ir tas otrs, ko es gribēju pateikt par to, bet es uz to nelieku tik lielu fokusu, kā uz iepriekš minēto. Otra lieta, ko es gribu pateikt par bailēm, un tā ir dievbijība. Dievbijība ir atziņas sākums. Ja nemaldos, es pareizi pateicu. Ir rakstīts Bībelē, dievbijība ir pašas atziņas sākums vispār. Un dievbijība ir atziņas sākums. Un par bailēm, ko es gribēju pateikt, tās nav tās bailes, ka tev kāja ir ārā no sagas un tev liekas, ka tev kāds pieskarsies, bet tās ir tādas bailes, ka tu bīsties no Dieva vairāk nekā no cilvēka. Un es to pateikšu caur savu pieredzi, kad pieņemsim, kad es šķietami pats pārbaudīju savu sirdi. Dažkārt es viņu tā pārbaudīju, jā, viss ir labi, es nožēlu un tā tālāk. Bet Bībelē rakstīts, kur, ja nemaldos Dāvids teica, Dievs, tu pārbaudi manu sirdi. Ja, izmeklē manu sirdi, varbūt es tā, ar saviem vārdiem. Un mēs varam teikt, Dievs izmeklē manu sirdi, un zinu, viņš tev var pacelt kaut kādu lietu, un kuru tu tāds, nē. Vec, viss, kas bijis pagājis, viss ir tapis jauns, ko tu man te? Ja? Tas te viss, ko tu man te? Nepiemini man te vecās lietas kaut kādas. Un ir lieta. Mēs nožēlojam savus grēkus, tāpēc, ka tas, kas nožēlo savu grēkus, ir pazemīgs, tāpēc, ka viņš atzīst, ka viņš ir grēkojis. Un zini, ko? Glābšanu to var iegūt caur pazemību. Lepnībā tu nevari saņemt glābšanu un svētības un vēl kaut ko. Tu vari tikai caur pazemīgu sirdi, jo tu atzīsti, ka tu esi grēcīgs, jo tu atzīsti, ka tev vajag Jēzu, jo tu saproti, ka nav variantu vienkārši. Tāpēc šajā procesā, apmaiņas procesā, kad tu Kristum atdod savu dzīvi, un arī tas ir redzams pēc tam tavā dzīvē, tu saņem pretī viņa glābšanu. Tas ir līdzīgi, kā viņš pie krusta paņēma. Pie krusta, kā tu minēji, vajadzēja būt mums, tas bija mūsu sots, un mēs varējām uz to noskatīties. Bet viņš aizgāja pie krusta un paņēma tavu lāstu. Tu biji zem lāsta, tev bija lāsti, kas tev sekoja paudzēm, tu zem viņiem biji, es biju tāds.
Bet viņš paņēma tavu lāstu, viņš paņēma tavas slimības, viņš paņēma to, visu to briesmīgo, un viņš tev iedeva savu taisnošanu un savu spožumu. Viņa asinis, Kristus asinis tevi mazgā un ļauj uzturēties, būt par Dieva bērnu, būt kopā ar Dievu, jo tu esi Jēzu Kristu dzemdināts. Un tās ir viņa asinis, kas šķīsta mūs no neapzinātiem pārkāpumiem, no vietām, kur mēs paklūpam. Bet ja mēs kaut kur sagrēkojam, mēs nožēlojam grēkus, un nožēlot grēkus, tas nozīmē nevis pateikt, man ir žēl, bet man ir žēl, kungs, es tā negribu, un ja kādam ir jācīnās, mēs pēc to iestāsimies, un tā ir cita lieta, ja? Bet ir skaidri pateikts par tām visām lietām. Un tas ir tas, kas mums ir dots. Un par tām bailēm, par to, ka es par sevi tādu turpinu, un ir kaut kāda lieta, kad, ja Dievs pārbauda tavu sirdi, un pēkšņi ir kaut kādi momenti, kur Dievs tev vada vienkārši izstāstīt kaut kādas lietas. Un tad tev pēkšņi, tad nezinu, no kurienes tev sanāk, ka tevi kāds tur nebrīvē, jo kā tad tu tagad tā? Zini, es saīsināšu visu šo pasākumu. Varbūt kādam šeit ir kaut kas, ko Dievs tev aicina kādam izstāstīt. Varbūt vīram vai sievai, varbūt mammai vai vēl kādam, vai vēl kaut kādas lietas, kuras, it kā tik ļoti gribas paslaucīt zem vecā cilvēka, vecā radījuma tepiķīša, bet tu zini to, ka tas ir svētais gars, kas tev visu laiku saka. Zini, kāpēc viņš tev saka? Ne jau viņam vajag tagad, lai tu pasaki, es darīju tā un tā. Viņam vajag, zini ko? Jēzus saka, ja tu sievu vai vīru vai meitu vai dēlu vairāk mīli nekā mani, tu manis neesi vērts. Viņam vajag, ka tu izvēlēs pats viņu pirmo. Tā kā, ka tu nebaidies, ka tu vairāk esi dievbijīgs Dievu priekšā, nekā tu baidies no cilvēka. Bet kā viņš par mani padomās? Bet tas taču var draudēt to, bet tas taču būs tas taču būs stress. Jā, tā ir. Bet dievbijība Dieva priekšā. Tāpēc, ja kādam ir kaut kas, es te neesmu uz kaut kādu dvēseli izmeklēšanu, galīgi nē. Bet, ja te ir kāds, tu zini, ja tev ir kāda lieta, ko tev jāpasaka, bet tu negribi viņu pateikt, es tev saku, tev ir drosme, Dievs tev devis drosmes garu. Un tev viss sanāks. Un es tev vēl varu pateikt vienu lietu. Ja tu to dari priekš Dieva, tev nekad nebūs rezultāts, kas tev nāks par sliktu. Ja tu dari priekš Dieva, Dievs tev pagodinās. Viņš tev pagodinās. Tāpēc nebaidīsimies, mīļie, no cilvēkiem, bet būsim dievbijīgi. Un es pateikšu pareizi, un es zinu, ka tu sapratīsi pareizi, baidīsimies no Dieva. Bet mēs nebaidamies no Dieva, ka, es slēpjos, jo viņš tur iet garām, un es baidos no soda. Nē, bet tā ir tā veselīgā dievbijība, ko Dievs nekur nav atstājis malā. Ko viņš nekur nav atstājis malā. Tāpēc, ja tev ir kaut kas jāpasaka, es darīju tā. Es sākumā to noslāpēju, un neko. Otrajā dienā es domāju, labi, kaut kas ar šito jāsāk darīt. Tad es domāju tā, es uz lapas apmēram, jo tas viens prāts negrib to apdomāt, bet tas otrs tā kā saprot, bet tas mani tur nebrīvē. Bet ja Jēzus nāks rīt, vai tad tas ir tas, ko es viņam gribu parādīt? Nē, es gribu būt pilnīgi tīrs, kāds es esmu pēc gara, bet tā ir tā mana mazā daļa, kas man ir jāizdara. Tāpēc, kad es Jēzu mīlu, tāpēc, kad es viņu mīlu, un tas ir mans mīlestības darbs. Tāpēc, kad Jēzus ir mans kungs, nevis vārdos, bet manā rīcībā. Un kādam tas ir sīkums. Ābrahamam vajadzēja Īzaku aiznest. Vajadzēja turien. Nu, tas bija nereāli lielāks darbs, bet Dievs pateica, nedari tā, eņģelis, es redzu tavu bijību pret Dievu. Ja? Un tas viņš rīkojās. Un arī tur ir līdzība. Es pat saredzēju to visu, kad Īzakam bija uzlikti malka, lai nestu. Un es to pat saredzēju, kad Jēzum bija uzlikts koks, lai nestu. Un Īzakam arī koks bija savā ziņā kā šis upuris. Ja? Tikai pēc tam bija pilnīgais šis upuris. Un viņam nevajadzēja upurēt savu dēlu, tāpēc, ka Dievs upurēs savu dēlu. Ja? Bet visa šīta līdzība, un tie ir mūsu darbi ticībā. Ja tev ir jāsaka, es tev saku, tev tas ir jāpasaka, tev nav variantu. Tev ir jāpasaka, un tu neliksies nekur, tev ir jāpasaka tās lietas, ja? Es darīju tā, es pierakstīju, un tad es teicu, Dievs, es jau tev tagad saku jā, mana miesa tā kā nevelk tam līdz, bet es tev saku jā. Tāpēc es saku, dod man spēku, dod man gudrību, kā, jo es saprotu, ka pa lielam sīkumi. Bet kā manā prātā kaut kur tālu ir uzliktas virsū glāzītes. Un tas man tur važās. Un es saprotu, nē, mēs nelaidīsim nevienu šitādu, neļausim šitādiem dzīvoties. Un tad, tas, un tad pēc tam, Dievs vadīja viss,
un pārvērta, un es pateicu, un tas viss pārklājās vienkārši, un tā bija brīvība. Es domāju, ka es biju brīvs, bet redzi, uzspelt kaut kādas lietiņas, kur tev vajag. Tāpēc lūgsim Dievu, ja kāds grib, varbūt tev nevajag, un varbūt tev patiešām nevajag, bet varbūt kādam vajag. Lūdz Dievu, lai Dievs pārbauda tavu sirdi, un galvenais ļaujies tam. Nebaidies ļauties, un saka, Dievs, es jau tagad tev saku jā, bet dod man, tu man esi devis spēku, es palaboju sevi, labi, atraisi to spēku, palīdz dot situāciju un sakārto, bet es jau tagad saku jā, tāpēc, ka tu esi mans kungs, tāpēc, ka es tevi mīlu un es mierā nelikšos, kamēr es to neizdarīšu. Tā kā, amen, lai Dievs mūs visus svētī, viņa vārda patiesībā, lai Kristus gars mūs vada saprast viņa vārdu tā, kā tas ir domāts, tāpēc, ka tā ir dzīvība, un ja mēs gribam dzīvot, tad mums tas ir svarīgi. Un svētais gars, es lūdzu, ka tu mums dod šo atklāsmes garu, ka tu atklāji mums saprast tavu vārdu, jo mums šeit apkārt nav daudzi vecēji, varbūt vai kā, kuriem ir varbūt šīs kaut kādas zināšanas vai kā, kur pamāca, bet tu mums esi, un mēs to uzskatām par lielāku dāvanu. Un lūdzu māci mums tava vārda pareizībā, kungs. Mēs vēlamies dzīvot pēc tavu vārdu. Mēs nevēlamies nevienu nolikt bauslības ceļā nekad dzīvē, jo zem lāsta ir tāds cilvēks, kas to grib darīt. Un tajā pašā laikā, kungs, mēs negribam nonievāt tavu žēlastību un mazināt tavu patieso gribu. Pārbaudiet, kas tam kungam ir labs un patīkams. Pārbaudiet, tas ir viss cauriet Dievu vārdā. Dievs, es lūdzu, ka tu mūs vadi, kungs, ka tu mūs attīri, tā savus bērniņus, ja, ka tu mūs visu laiku tēvs piecel, notīri, kur vajag. Es lūdzu, kungs, ka tu mūs vadi, kungs, un ka mēs neaizējam kaut kur pazušanā, ka mēs nepaskatāmies pa labi vai pa kreisi, Jēzus Kristus vārdā. Tēvs, šī vieta ir novēlēta, tēvs, kungs, šie cilvēki, kas šeit nāk, tēvs, viņi tev ir dārgi, un es lūdzu, kungs, ka nekad dzīvē es par sevi teikšu, ne caur manu muti, nekad netiktu pateiktu kaut kāda patiesība, kas cilvēkam dotu viltus ilūziju par glābšanu, kungs, vai kaut kādām lietām. Kungs, es lūdzu par patiesību, par tīru patiesību, tēvs, par Kristus evaņģēliju patiesību un svētā gara darbu pie katras sirds Jēzus Kristus vārdā. Mēs sevi un jūs visus, un jūs pirmos un sevi pēc tam svētījam Jēzus Kristus vārdā. Dievs, amen, māci, kungs, mūs attura cīnīties pret lepnību, tēvs, tāpēc, ka tev būs jācīnās visas dzīves garumā, tāpēc, ka lepnība ir pirmā miesas prāta izpausme, kas ir. Kungs, māci mums dzīvot garā, staigāt garā, tēvs, māci mums stāvēt pretī šai miesas dabai lepnībai, Jēzus Kristus vārdā, jo mēs gribam visādu žēlastību, un mēs gribam būt pazemīgi ar lēnprātīgu sirdi. Tāds, kāds ir Jēzus. Tēvs, es lūdzu, svētais gars, ka tu mūs visus maini, un lauz mūs, ja vajag lauzt, mēs tev dodam savu piekrišanu, lauz mūs, kur vajag lauzt, ka mēs topam Kristum līdzīgāki, jo dienas no dienas, līdz kamēr sasniegsim Kristus pilnības diženumu mēru, tā kā ir rakstīts Bībelē. Un ka mēs gaidīsim, mēs gaidam jau tagad, kā Bībelē rakstīts, esiet tādi, kas gaida nama tēvu pārnākam. Jā, Jēzus Kristus vārdā. Paldies tev, kungs, paldies tev, tēvs, paldies, kungs, par šodienu, kungs. Es lūdzu, kungs, ka visa šī vārda sēklas, kungs, kas ir tava griba, iesakņojās mūsu sirdīs. Un, kungs, es lūdzu, ka tu izņem visu to, kas ir lieks, visu pirms no manis, ka tu izņem, kungs, visu, kas ir lieks, bet to, kas ir no tevis, paturi mūsu sirdīs, un lai tie aug skaisti augļi, šie te augļi, ka tēvs, kas arī var barot citus, ka mēs esam tādi, kas dzird un dara un māca, un piepildam Kristus pavēli, mācekļot cilvēkus, Jēzus vārdā. Paldies tev, tēvs, par šodienu, un ja kādam ir vajadzīga lūkšana vajadzība, mēs par tevīm iestāsimies un lūksim par tevīm. Amen. Tātad, ja kāda lūkšana vajadzība, labi, aizlūdot par mani. Es saku, ka ļoti nopietni lieta par lepnību, augstprātību, paaugstināšanos, kas ir vēlna āķis. Jo tad, kad tu dzīvo tā, tad viņš to saka paties kāds pēc, un tad vēl. Tāpēc es lūdzu aizlūdēt par manīm, lai